Esiet sveicināti mūsu 3. raidījumā ar dārzu pa dzīvi. Tie, kuri ar mums ir visas 2 reizes jau bijuši, tad zina, ka mūsu raidījumi ir katru 2. nedēļu. Bet šis raidījums, šis 3. raidījums apzināti būs ar nedēļas starplaiku. Kāpēc? Jūs sapratīsiet šīs te intervijas laikā, mūsu sarunas laikā, jo pie mums ciemos ir Julija Vilcāne, agronome, mikrobioloģe, praktiķe, burvīga, šarmanta sieviete, kur ar maigumu un zināšanām un tiešām ar ļoti atvērtu sajūtu ievada mūsu dārza kopšanas pasaulē, un tagad pavasarī tas ir ļoti nozīmīgi. Tagad, kad mēs visi staigājam un bārstam visi sādas minerālu mēslojumus, un kādā veidā Jūlija mums var palīdzēt, mēs šodien to noskaidrosim. Esat kopā ar mums, noskatieties no sākuma līdz beigām, jo precīzi receptīts tur arī būs pa vidu, sākumā vai beigās. Esat kopā ar mums, ejam uz priekšu un sākam pavasari. Un tagad kopā ar Jūliju Vilcāni. Jūlija, tu izstāsti par sevi, jo viens ir tas, ko mēs varam izlasīt tādās anotācijās, ja? Tad ir kaut ko pabeigusi, ja? Tad ir agronome, ja? Ir kaut kāds diploms dabūts, ja? Un tāds, un parasti jau, jo cilvēki mazāk zina, jo vairāk māca, ja? Pieņemsim, tavs gadījums, es ļoti precīzi varu apgalvot, ka tu esi nevien šo diplomu dabūjusi, bet esi patiesi praktiķis. Un tu šajā stāstu pasaulē, šajā dalīšanās pasaulē, esi ienākusi ar domu caur praksi palīdzēt cilvēkiem. Jā, paldies. Un sveiciens arī skatītājiem. Jā, es neizskatos veca, bet īstenībā pieredzējusi, zinoša, vai ne? Nē, šeit ir stāsts. Kā tas viss sācies, jā, esmu tiešām piedzimusi, kad mani vecāki studēja agronomiju kopmītnēs. Slimnīcā, protams, piedzimusi, bet augusi kopmītnēs. Un jau skolā es zināju gan latīniskos nosaukums augiem, gan kukaiņiem, un kas ir kompleksais mēslojums, un kas ir nekompleksais. To jau bērnībā zināju. To es jau zināju bērnībā. Un tad, kad es aizgāju mācīties dārzniekiem bulduros, tad jau bija lietas, ko citu vēl tikai mācījos, bet es tādā brīdī jau vai nu gāju palīgā tur dobas kopt un kaut ko iemācīties praktiski kopt jaunas augstus uz siltumnīcām, vai palasīju un parunājos ar skolotājiem vēl kaut ko vairāk, vai izbaudīju to, ka man bija dendroloģija pasniedzējs Aivars Lasis, jā. Tā, no sirds. Īpašie cilvēki. Jā, tos īpašos cilvēkus. Un tā kā mana pieredze kopā ar dārzu ir no bērnības, no bērnu kājas, un to dažkārt var just, jo liekas, ka to pieredzi jau nevar iegūt tik ātri, bet ja viņi 15 gados jau kopa dārzus priekš kādu. Vai dienījās, tā ir interesants laiks. Patiesībā to, ko mēs darām 15 gados, 16, es zinu, ka mums visu laiku tendence to darīt visu mufuši. Es vēl noteikti gribēšu lai tu izstāsti, kā tu līdz šai idejai par mikrobioloģijas aizgājies. Vispār, kas tas tāds ir par brīnumu, ja? Kas tas tāds ir, ja? Jo tas tā kā mikroķirurgs, ja? Saka, reku, mums ir ķirurgs, reku, mikroķirurgs. Wow, kas tas tāds, ja? Tāds. To mēs noteikti parunāsim vēl. Bet kāpēc es vispār ļoti egoistiski esmu uzaicinājusi Jūliju? Es esmu Jūliju uzaicinājusi ar tādu, man ļoti patīk visi Jūlijas posti, kas ir Facebookā zem tāda brīnišķīgas lapas ar nosaukumu dārzniece. Jā, Instagrams arī un tad dārzniece. Tur brīnišķīgi bezmaksas padomi, dāsni padomi, ļoti labi padomi, precīzi padomi, bet vēl ir arī lekcijas. Lekcijas kursi, ko es gribētu, lai katrs mans klients, kas nopērk pie manis augus, viņš pie tevis noklausītos. Kāpēc? Man būtu vienkāršāka dzīve. Ja? Šis nav maksas raidījums. Jūlija neko, es esmu viņu izvilkusi, lai jūs pierunātu, noklausītos šās lekcijas. Es pati esmu ar lielāko prieku noklausījusies vienu lekciju. Es gribu visas lekcijas dzirdēt, visas, arī ierakstus, ja.
jo man sajūsmināja tavs ne tikai zināšanas, tur fantastiski, gan tas maigums, kā tu visu to vispār par lekcijām noteikti klausaties, skatāties, tur pētiet un tā tad ieinteresētība saprotiet, ja? Lai man būtu vieglāk, ja jūs būtu gudrāki par tām lekcijām. Mēs par lekcijām vēl atgriezīsimies, ja? Protams, tās lekcijas šobrīd mēs varbūt esam pat mazliet varbūt arī tā kā nokavējuši vai neesam nokavējuši, mēs līdz ar to uzzināsim, ja? Bet kāds ir tavs mīļākās tēmas? Pirmkārt, tās manas lekcijas tā arī radās, kad lai es tādu audzētājiem atvieglotu dzīvi. Vai, redz. Tāds bija mērķis, jā. Jo savulaik arī, tad, kad veselības apstākļu dēļ es pārtraucu tādu aktīvu dārzu kopšanu. Tur jau vajag, tur nav tik vienkārši. Jā, un daudz man tāpat draugi, radi kaimiņi jautāja, tā kā mēs gribam. Es zinu, bet es nevaru. Bet es jums varu iemācīt darīt pašiem. Un tad radās tas pirmais, jau 5 gadi atpakaļ, kurs, dārzdarba pavasarī, un tā viņš ir audzis un apaudzis, un tad saucās dārs, kas aug. Tieši tāpēc, lai cilvēki varētu iemācīties darīt paši tās lietas, ko var izdarīt paši, vai arī saprast, ko tad viņi var gribēt, no tā cilvēka, kurš nāk viņiem to izdarīt, ja viņiem pašiem nav tik daudz laika. Nokontrolēt, lai saprast, vai tas cilvēks, ko tur dara, viņš dara pareizi. Jo tiešām tā ir tā lieta, ka mums ir dažādi līmeņi zināšanas par dārzu un arī par to, kā tiek izdarīti darbi mūsu dārzos. Ja? Protams, ja? Un tad pēc tam ir tas tāds, ka viens dārznieks nomaina otru un šausminās par otru dārznieku darbu. Tas ir tāds, ja? Jā. Bet, protams, tie augi ir jūsu un dārs ir jūsu. Un dārznieki var tur ņemties savā starpā vai ar augiem, bet jums tomēr ir jāsaprot, kas tur notiek. Par to es arī esmu pārliecināta. Un es cenšos tos savus kursus vai jebkuru lietu, ko es daru, veidot tā, lai tas nav padoms un dari tagad tā, šā vai savādāk, ja? Bet lai cilvēks tiešām saprot. Nevis receptes, bet loģiku. Jā, loģiku. Receptes gan tu var dod, jā, bet tāds, domāšanas veidu un to sajūtu. Un tāpēc bieži rakstu, kad iemācīties zaļos pirkstiņus var. Ja, un tiešām maksimāli cenšos iedot to domāšanas veidu par dārzu, par kopšanu, par to, kā sajust, kad tad ir īstais brīdis, jo katru gadu īstais brīdis nav vienā un tā pašā datumā. Bet pirms mēs pārējām uz ļoti praktisku pasākumu ar jautājumu, kad tad mums ir jāsāk tiem visiem minerālu mēslojumiem vispār, jo mums ir galvenais šobrīd fokus minerālu mēslojumi. Es gribu uzdāvināt, Julija, tev nelielu dāvanu pateicībā par to, ko atnāci, par tavu laiku jau tagad. Nevis beigās, tāpēc, ka mēs vienmēr beigās aizmirstam pateikt paldies, tā emocijās, ja? Un ar tevi mēs sāksim sākumā ar visu tā. Un te vienkārši ir mums ir arī tāda veselības līnija ar nosaukumu mikrokultūra, kas ir daļēji saistīta arī ar mūsu, protams, dārzniecību. Un kā tu saki, vienā momentā dārzniekam paliek, ar veselību grūti. Ja? Tā tas ir, mēs nodzenam sev kaut ko, mēs nepareizi izdaram tā tālāk. Un tādā formā mums ir tagad laimes slimības, kaut kas iekoš, kaut ko ņemās. Ja? Un tāpēc šo te komplektiņu, tava pavasara veselība ir tev, lai tu domā ne tik par augiem, bet arī par tevi pašu. Ja? Un šeit es pateikšu tā, ka te tāds ļoti simbolisks, ja? Te ir tāds Travel Gastro, kas būtu kā augiem barošana, tā mums arī piepalīdz visu to vielas vadāt. Tas ir fulvīnskābs, tu kā biologs tad zinās. Ja? Tad ir no dabīgiem materiāliem, tad no absolūti viss dabīgs, tās ir vērmelīts un vispārējais. Pret kukaiņiem vēderā. Kukaiņiem vēderā, ja kā kokiem. Ja? Un te ir tāds fiksais būsterīs, ja tev tomēr ir jādara kaut kas arī emocionāli, 2 stundas pirms fiziskas slodzes, tas izrādās biešu sula, it sevišķi, ja viņi tur frakcionēti, tā citādāk. Jā, tur ir nitrāti. Jā, jo tur ir nitrāti. Un viņi palīdz sirdsdarbībai un ir vieglāk darboties. Bet tas ir pusotra stunda. Lūk, redziet, cik vienkārši ir gudri cilvēki. Pat saprot, ka bija paldies, lai tev veselība. Paldies. Lūk. Es zinu, ka tavas lekcijas ir gan par ziemcietēm, par visu,
par visu, par dārzu, kopšanu tā tālāk. Man ļoti interesē tā ziemassviešu arī idejas un visāds. To mēs varam par visu. Bet šobrīd mums ir pavasars, un, protams, vislielākais jautājums visiem ir ar tiem minerālu mēslojumiem. Ja? Un tad, kad nolaiž tās rociņas, un tu beigās ieej vienkārši veikalā, paņem kaut kādu universālo minerālu mēslojumu, visiem tā kā sabēr. Nekas slikts arī nav, bet vasaras otrā pusē nekas labs arī nav. Ja? Tur visādi slimitāts. Ja? Un, protams, to visu mēs nevaram atbildēt, tāpēc par to ir jāinteresējas un ir kur. Tāpēc es saku, ir kur. Un kaut vai tajā pašā 2 stundu garumā tavā lekcijā dārza mēslošana bija pareizi, jā? Dārza mēslošana, jā? Ļoti skaisti, gan no nulītes saprotams, teiksim tā, ka tu pilnīgi neko nesaproti, tev ieved tajā pasaulē, gan arī tur ir jautājumi arī tādam, kurš jau kaut ko nodarbojas, ja? Tas nav tā, ka tikai vai nu nekam, tur maziņa, tāds, kas tik iesācējis tāds. Bet galvenais ir jautājums. Tas ir sarežģīts. Kad tad tos minerālu mēslojumus mēs vispār varam sākt tā, lai nenodarītu lielu ļaunumu? Kā ir tas princips agrāk vai vēlāk, lai nenodarītu, ja? Lai nekaitētu? Mēģināšu izdomāt tādu. Jā, tas ir es saprotu, ka tas ir ļoti grūts jautājums. Vienkārši. Pirmkārt jau, man liekas, ir nedaudz jāatkāpjas, ka minerālu mēslojums nevienmēr ir minerālu mēslojums. Ja? Jā. Ka tur ir ļoti daudz nianses. Tur var būt granulēti kūtsmēsli, ja, un ko cilvēki arī bieži vien uztver kā kaut ko tādu, kas nav gluži labs, bet tā nav. Ja mēs runājam par minerālu mēslojumu, tad arī precizēsim, ka tas ir tas sintētiski veidots. Un kāpēc man viņa patīk, jā, lai arī es esmu gan bioloģa pēc izglītības un dārzniece, ka tur nav nekā lieka. Ja? Ka tur tas, kas vajadzīgs augam, un tur nav kaut kāda nezināmā daļa. Un tur ir viss zināms un sastāvā redzams, ko tad mēs tur dodam un ko mēs nedodam. Ja? Tas iet saproti. Jā. Tas ar noteikumu jāsaprot. Tas parasti iemāc arī saprast. Un tas jau tomēr izdarīja kaut kāds secinājums pēc tam, kāpēc tas augs aug vai kāpēc neaug, kā viena no punktiem. Bet atbildot uz jautājumu, kad? Tā vienkārši, jā. Ir tāds likumā rakstīts, jā, kad līdz 15. martam Rīga, Pierīga, Jelgava, Dobelē, Bauska arī, laikam, šis te nitrātu jūtīgās zonas nemēslo. Līdz 15. martam nemēslo. Ja zeme ir sasals, nemēslo. Ja pa nakti ir -2, pa dienu ir +3, nemēslojam, ja? Jo tas vienkāršais rādītājs ir tas, ka ir +5 apmēram augsnes temperatūra, pat nakti +5, pa dienu +5 vai caurmērē +5. Jāiet mērīt tā kā? Var sagaidīt, piemēram, kā es parasti saku, mālēpes, kad dzied, ja? Jo, ja mālēpes sāk ziedēt, sniegpulkstenīši tie ir tad ātrāk, ja? Bet tu viņu jau caur sniegu izbāzīs galviņas. Jā. Un mālēpes tomēr viņas ir tāds rādītājs, ka tā augsne sāk mosties un tie augi sāk funkcionēt. Un kaut ko viņi jau sāk spēt uzņemt, jo lielākā daļa augu, kurus mēs gribam mēslot pavasarī, viņi jau par sevi ir padomājuši. Viņi ir sakrājuši šim te pavasara posmam barības ielas rudenī. Tad īstenībā vajadzēja jau sākt rudeni, ja nu kas, jā. Ja nu kas, bet labi. Plus, kaut ko jau mēs nogriežam nost, jā. Mēs veidojam formējumu, tātad augs ir uzkrājis varbūt daudz vairāk barības ielas. Mēs kaut ko esam nogriezuši, viņam jau arī kaut kāda rezervīte. Ne, viņš jau plikā vidē nedzīvo, tātad viņš jau tik bezcerīgs nav. Tik bezcerīgs nav. Labi, ir situācijas, ka tur ir smiltis, jūrmals vai ļoti nematīga augsne un nekas nav darīts. Bet tāda vidēja standarta tā normāli, jā. Mēs nevaram tā, kur ir aizlaists, tur jau tomēr ārsti vajadzīgi. Mēs tagad nevaram par ārstu gadījumu. Un kad tas ir, es parasti saku, ka, marta pēdējais dienas, aprīļa pirmās dienas ir tas ātrākais laiks. Jā, ja mēs neskatāmies uz Mauriņu,
bet tieši uz kokaugiem. Laikam, tiksim tā. Ātrāk noteikti nav. Nav noteikti, Nav jēga, jā. Jā, jo vēl ir tas, mūsu dārzniecība ļoti daudz ir tieši dekoratīvie. Nu, tādi, kā kažkur saka, muļķu droši, ja? Ka tad viegli. Hortenzijas, nu, tur skujenīši, ja, un tāds, ja ir tur ziemcietīts, ja, un mūsu klientiem, protams, mūsu mīļiem klientiem, kas mūs gadu kopā ir daudz, tagad nākuši klāt magnolijas, ja, lielā daudzumā un tāds, ja. Un mēs ļoti labi zinām, ka vēl ir tas pavasara salnas būs. Ja? Nu, tās ir tāda mums Latvijas daba ir, un tas ir maijs, ja? Kad ir maijs, aprīļa beigas, maijs sākums. Un kā tev, tiksim tā, vai ir iespējas sagatavoties, tāds, tieši par šo pašu jautājumu, sagatavoties salnām, un ja mēs pa agru varbūt, viņu tā kā veicinām augšanu. Viņš nevar, kāda ir tas moments, ja, ar salnu un šo te veicināšanu, vai tā ir veicināšana, vai tā ir stiprināšana pēc būtības, ja? Kas tas ir, tā kā, vai mums tomēr... Jā, es labi saprotu to domu, un tur ir divi aspekti. Viens ir tiešām, ka mēs sākam pārāk agri tos augus, kas mēdz ciest salnās, mēslot, mēs varam veicināt to, ka viņi apsalst. Ir īpaši, ja tas mēslojums ir tāds, kur ir ļoti daudz slāpeklis, ja, N-burtiņš tur ir 25% un vairāk. Un tiem, kuriem patīk rūlīnu vielu, to skriet riņķi ar... Jā, iedod tādu uzreiz daudz zaļuma, bet īpaši ziemcietēm, ja viņas jau ir saugušas, esmu redzējusi apsalušas astilbis arī. Jā, un bet tās pagājušo gadu pavasari un vasaras un salnas ir ar tādu vienu niansi, ka ir tomēr sauss. Jā, pagājušajā gadā, kā aprīļa vidū, laikam bija pēdējais lietas, tā viņš arī pēc tam vairs nebija. Un nesākot mēslot laicīgi, mēs riskējam, ka tā granula viņa neizšķīdusi stāv līdz augustam, jā, un tad sāk šķīst augustā, augi sāk kārtīgi augt un nosalt ziemā, kas ir vēl smagāk nekā tad dara pavasarī. Tāpēc pavasar tā mēslošana ir tāds, Ar nosacījumu viens ir tas, ka mums dieviņš aplaista, bet faktiski ir tas, ka tomēr mums ir jāsako, ja mums ir tas dārs, ja tā nav pļava, tā ir kaut kas tāds, tad tomēr mums ir, ja mēs esam iestrādājuši tā minerālu mēslojumu, mums vajag arī laistīšanu nodrošināt, pēc idejas. Un par to, kad un kāpēc, es pastāstīšu varbūt piemēru ar krūmmelenēm. Ļoti populārs augs. Starp citu, ir ļoti interesanti, ka es klausījos tavu lekciju. Un tā viss tā saprot, no tam krūmmelenēm tā babāh. Un to, man liekas, ko tu teiksi, tagad izstāstīt, kurā laikā krūmmeleni piebarot, tātad viņai piepalīdzēt. Man tāds uzreiz, vajag to zināt. Tur es nekur nedabūšu šo te izstāstījā par to krūmmeleni. Krūmmelens vienkārši mans gan maģistra darba, gan doktora darba tēma. Ja es ar krūmmeleni esmu jau gadus 11, klausos visu, ko var noklausīties Amerikā, kas ir krūmmeliņu audzēšanas lielvalsts absolūti. Bet tagad ir krūmmelens ļoti populārs un cilvēkiem tiešām ir tāds augs, kas ir ļoti vērtīgs, ļoti labs, populārs, bet ar viņu visu laiku sataisāts ģīzēļus. To es ļoti ir pētījumi, kas nav vieni, kur ļoti smalkā veidā tur ir radioiezīmētiem nukleotīdiem jau un tā tālāk. Pētīja, kad tad melanis sāk uzņemt to mēslojumu, ko viņam iedot apkārt. Un parasti melanis cilvēki jau grib mēslot aprīļa sākumā, aprīļa vidū. Ne marta vidū, ja marta vidū. Bet melanis sāk uzņemt to mēslojumu, ko mēs iedodam viņam apkārt, tad, kad viņas sāk ziedēt. Tālūk. Jā, tad, kad sāk ziedēt. Bet redz, tas ir, tas pētījums ir uztaisīts, piedod pārtraucu, ja tātad tikai ziedēšanas laika, un kad tas ir? Mūsu apstākļos tās ir māja beigas, jūnija sākums. Māja beigas, un tātad viss, kas ir pirms tam uzbērts, tas ir, forša naudas īstenībā, un dabūt mauriņš, vai kas tur ir blakām, vai ne, tur tāds blakus kaut kas, ja. Tātad arī tas, kurā
bieži vien mums liekas, ka mēs esam it kā izdarījuši labi tam augam, bet viņam pat nekāda jēga nav bijusi. Jā, teiksim, arī tas moments. Nu, labi, tas nebūtu pat sliktākais, vai ne? Tāpēc, jā, principā, tāds, bet, ja mēs skatāmies uz augu un redzam, ka viņš sāk parādīt augšanas pazīmes, tad ir tas brīdis, ka tiešām var sākt mēslot minerālu mēslojumu. Jo te ir tas moments, kurā tās pašas hortenzijas, ja, jo es zinu, ka ir tāds viedoklis, ka tad, kad tā ne tikai konusiņš, bet ka viņi sāk taisīt vaļā to lapiņu, nu tad īstais laiks, tad viņi 100% ēdīs. Ja pirms tam var būt arī tāds, ja, kaut gan mēs... Jā, jo hortenzijai ziedēšanas laiks ir vēlāk, nekā melanē, un viņām ir ļoti strauji jāizaudzē tā jaunā masa, uz kuras tad viņi ziedēs. Un tāpēc viņām tas mēslošanas laiks arī nedaudz savādāks, ja mēs ejam tādās niansēs katra auga. Jo es cenšos kaut kā standartizēt, lai cilvēki nav tā sajūta, ka, ak, Dievs, neiespējamā misija. Tagad katram tu izvēlēties to vislabāko laiku, bet ja mēs ejam tādās niansēs, tad hortenzija būtu jāmēslo tad, kad viņai jau sāk tikko... Ka viņš sāk rotīt vaļā mazliet, vai ne? Tā kā rota vaļā to lapiņu sāk. Jā, es dzīvu. Un varbūt kādu dienu pirms tīpaši tajos sausajos laikapstākļos, jo tam mēslojumiem ir jāizšķīst un ir jānonāk sakņu sistēmā. Ja viņam piepildam visus augu tā, lai viņš piepildās ar ūdentiņu, un tad tikai dodam arī klāt, lai viņš pats šķīdina tur visu. Tās nianses, ja mēs skatāmies hortenzijas un melnas, tad viens ziedēšanas laikā reāli sāk tikai uzņemt to mēslojumu, otrām ziedēšanas laikā tur jau sen viss nokavē. Jā, Rika, jūs tagad tie, kas klausās no nulītes, jūs saprotat, vāks. Jā. Kā to darīt, ja? Bet atkal, šī ir reklāma, man ļoti, ļoti subjektīva, tāda personīgi interesēta reklāma, ja? Lūdzu, pieņemsim tādā... Tavā lekcijā man ļoti patīk, ka tu pasaki, ka uztaisam tabulu. Mēs paši savu dārza tabulu uztaisam, ja? Un tad mēs tik skaisti varam saprast, kurā laikā apmēram, un cik nevis pat laiks, pat drīzāk kādas devas, ja? Cik daudz, kuram vairāk, mazāk pievērst uzmanību. Ja? Šī te loģika, tā ir apbrīnojama, kā tu māki visu, faktiski, es to varbūt nodarbību varētu sadalīt. Ja es taisītu viņus kādas 8 stundas, jums būtu jāklausās. Tu to 2 saliec un ļoti perfekti, ja? Un tas ir tāds, man baigi patīk. Gan tā tabula, kurā tur jaunē, te kāda augsta. Super, tā ir tāda intrigai, bet ir to vērts. Jā, starp citu, bet vispār to lekciju vēl var iegādāties, vai ne? Visas lekcijas var iegādāties vienmēr. Un online, teiksim, viņi bijusi, bet vienalga, tu viņu vari to ierakstu iegādāties, vai ne? Jā, un pavasarī, kas ir dārzmēslošanas tāda kopšanas lekcijas, 2 reizes mēnesī ir online, kur var pievienoties tie, kas netika, piemēram, uz iepriekšēju tiešsaisti. To pašu lekciju var jau būt arī dzirdējuši, noklausījušies savāmā vietā, laikā, tempā, jā. Lekcijas, ja ļoti gribās, var uzlikt uz 1 vai 2 reizes pātrinājumu. Un tad tu tagad ļoti ātrunāšu, ja? Jā, nē, es ieteiktu nelikt 2 reizes ātrāk tur. Bet, jā, šīm lekcijām ir arī iespēja ielēkt tagad vēl martā un arī aprīlī uz jautājumu atbilžu sesijām. Jā, mums šis ieraksts ir pirms lieldienām, bet gaisā mēs iznāksim 6. droši vien, tad 6. aprīlis, tas ir tātad, un arī pātrināt speciāli. Būtu jābūt 15. bet mēs 6. tāpēc, lai mēs visu paspētu vēl pareizi samēslot dārzus, ja? Pieņemsim tā, pavasarī mums šausmīgi, mums liekas tā, ja mēs esam nogrābuši labs un uzbēruši minerālu mēslojumus, ja? Tad tas ir viss, mēs esam visu izdarījuši jau un viss, ja? Paņēmuši minerālu mēslojumu, mēs katru gadu nopērkam kaut kādu ātri šķīstošos, sabaram, tur tāds, un tad mēs sakam, tur tā hortenzija kaut kā neizied līdz galam, tur kaut kāda chlorozīte parādās, tur dzeltenāka lapiņa, ja, vasaras otrā pusē. Un tad mēģina nokompensēt, ka rudens šausmīgi daudz, rudenī, un rudens visiem iesāks, neskapēc, oktobrs, novembris, pirms salnām, ja, ir tāds, ja, tad sabēr.
Un tad atkal pavasars sākās ar rudenī, pirms ziemas salnām histēriski daudz jāsaber viss kaut kas, un histēriski tad kaut kādā marta sākumā jāsaber, un pa vidu, tā kā neko, ja? Jo es gribu, varbūt, lai tu izstāsti par to, ka, piemēram, ja tu paņem to mēnešnieku, uzberi, ja? Viņš pēc tam tik un tā ir jāpapildina, ja? Jo, teiksim tāds, jo man ļoti patīk tā ideja, ka tu saki, ja ir smilšaini, tad tur pēc 2 nedēļas, pēc 2 pat, ja? Jā. Tā ir tik tāda, par tām 2 nedēļām es pat iedomāties nevarēju. Un tāpēc māma arī paralēli klausījās tavu lekciju, un viņa tā, wow, šitā ir gudra meitene. Es ar to esmu sapratusi pat ir daudziem gadiem. Tas tā kā izjūt līmenī, tas jau bija panākts. Par to mēslošanu tiešām tā ir, kad ir tā pavasara tas... Viss smaržo, cīri dzied, jā, un, tā kā gribās kaut ko darīt, un tad tiek tāda kampaņa veidā sadarīts, viss, kas ir zināms, nezināms, un pēc tam jau ir tur festivāli, koncerti, jā, un tas dārs tiek aizmirsts, un, bet pavasaris ir īstenībā tas laiks, kad vajadzētu, 75% uzmanības tomēr pievērst, jā, no visu tā laika, ko tam dārzam veltam. Jo pēc tam vasarā mēs redzēsim tos augļus vairāk, to izskatu labāku. Un par mēslošanas biežumu, jā, kad, ja izvēlās parsto standarta mēslojumu, to var darīt, tas nav nekas slikts, bet visbiežāk aizmirst atkārtot pēc 3-4 nedēļām un vēlreiz pēc 3-4 nedēļām, jā, tātad vismaz 2-3 reizes tas būtu jāizdara. It īpaši, jā, gribās, lai tie mazie augļi vēl paaugās. Jā. Mēs runājam par maziem, jo tomēr tie, kas noklausīsies lekciju, sapratīs to, ka ja augi ir sen mūsu dārzos, tad mēs ar citu pieeju ejam klāt, uzmanīgi skatāmies. Jo mēs vienmēr skatāmies augu, ko mēs no tā vēlamies, ko mēs no viņa vēlamies. Vai lai viņš ražo, vai lai viņš paaugās, vai lai paaugās un ražo varbūt tādi, jā. Varbūt kujkoki, kas ir nelieli, ja, un mums gribās, lai ātrāk aizpildu to telpu. Tas ir dzīvžoks, ja kamēr viņš ir maziņš, mēs iedziļinamies šajā te audzēšanas procesā, un pēc tam vienu momentu mēs tad, kad tas dzīvžoks mums ir pietiekama augstumā, ja mēs viņu barosim ļoti, mēs mocīsimies paši ar to. Jā, ar veidošanu. Un tad tā mēslošana ir pielāgot dzīves situāciju, kurā ir tas augs un kurā mēs esam kopā ar to augu, ko mēs no viņa vēlamies. Un otrs ir, katram ir jāsaprot, kur tad mēs atrodamies, kur atrodas tas mans dārzs, kāda ir augsne pamatā, bet to ļoti bieži aizmirst, saprast vispār. Un mana pieredze gan ar, praktiski ir man jāicina uz dārzus, neaug, jāsaprot, kāpēc neaug, jau ir tas, ka bieži vien nezina cilvēki, kas tad notiek dārzā ar augsni, kāda tā ir. Tas ir pirmais, man liekas, ka tas ir pirmais, ko īsti nesaprat. Vai tā ir tāda mānīga melna un liekas, ka auglīga, jo tumša. Mānīga skāba. Jā, vai mānīga skāba, vai mānīga neskāba. Un tur bieži veidojās tā šķēris, kad man liekas, ka man ir tik auglīga augsne dārzā. Bet, mēs taču uzvedām. Jā, mēs taču uzvedām, bet izrādās, ka tur ir skābā, smilšaina un tur no tā labuma ir tikai melna krāsa, ja? Un viss pārējais nav augu audzēšanai nepiemērots, ne labs. Un, tīpaši jaunbūvēm šis ir raksturīgi, kad aizbraucot, risināt situāciju, labi aug tikai melons, un tad ir, skaidrs un veicot vienkārši testus ir skaidrs, ka nevis mēslojums jāpērk no sākuma daudz krīta un dolumīti. Tas nākamais jautājums. Kā tev šķiet, vai dārzā ir iespējams pāriet uz tādu dabisku dzīves ciklu, kurā tā kā augi viens otru pabarot, tu tur daudz var atstāt to, bet kaut kādā formā. Mēs tagad nerunājam par tomātu un gurķu audzēšanu, kur tomāti ir, jābūt, to augli vajag uzreiz un tā, to visu. Bet, dekoratīvais dārs. Vai ir iespējams pāriet uz tādu, ka tu pavasari uzliec tos kaut kompostiņu, kam vai kūtsmēslu, tu sāc saprast to tā kā bioloģisko tādu ritmu. Vai tas ir iespējams, vai tas tomēr ir mānīgs?
Vai tas ir iespējams? Jā. Jā, es teiktu, ka tas ir iespējams. Tā nav neiespējamā misija. Un viens ir varbūt tad samazināt ekspektācijas pret kaut kādiem augiem. Ja? Vai tad, ja viņi jau ir sasnieguši savu vecumu, tad tas ir... Un te jūrmāls dārtiņas ļoti daudz ir tādi kā parki jau, un tāds, vai tur... Tas nav nekas tāds, kas nebūtu izdarāms. Jā. Īpaši, ja ir skujkoku rododendži un tā tālāk, kas jau ir sasnieguši savu vecumu, un mēs vairs negribam, lai tas notiek ātri, jā, bet ir tas briedums, un tad tādā brīdī tiešām var pāriet uz tādu dabiskāku to ciklu un piemeklēt arī augus apakšā, ko izmantot, kas jau ir mazprasīgāki. Jo parasti mēs mēslojam tur, kur mēs gribam ļoti košus lielus ziedus, panākt augumu, augļus, krāsu. Ja augums ir panākts, tad var pāriet uz dabisku ciklu, bet atkal jāskatās, ja tad ļoti mēlaina augsne, tas dabiskais cikls būs savādāks, ja tas ļoti smilšaina augsne, tad tas dabiskais cikls būs arī savādāks. Jā, es pilnīgi piekrītu, jo mūsu paša pieredze bija tāda interesanta, ka mamma, pirms mēs sākām dārzniecību, viņa tā ļoti dabīgi visu tā kop. Kaut ko tur druscītiņ, kam vajag tur druscītiņ tā, bet tam tā kompostiņš, kam vajag kūtsmēsliņu, kam nē, tam vispār ļāvi, un tie augi jau bija paaugušies, mums bija tiešām tāda jau liela skujeņu kolekcija, ko viņi bija vākusi jau no pirmajiem Baltazarā kaut kur, tur visur, kur izbrauc kaut kādu mazuši pirmā tūjiņa, pēc, parastā tūjiņa, kāds pirmais kadiķīts, tāda bija salsīga, viņi jau bija paaugušies, un virs 20 gadiem, tad mēs sākam to Polijā, tu tā ļoti, tā kā tos minerāli mēslojums, un mēs tā, bez tādām agroķīmijas zināšanām sāk bārstīt. Un mums viss tas dārzs, viss mammas kolekcija, tā dažu gadu laikā pārauga, izgāzās un faktiski bija beigta. Ja? Ja? Un te ir tas moments, kur tas man likās tā smieklīgi, bēdīgi smieklīgi, mēs tā palaidām jaunā pieredze laba, ja? Bet es skatos, ka ļoti daudzi, kuri iegūs savā īpašumā senus dārzus, sāk to pašu kļūdu, viņi ko dara, tur ir milzīgs tūjs, maz drusku viducītī brūns, un faktiski viņš dabīgi ir aizēnots ar kaut ko, tāpēc, ka ir izauguši viens otru, un viņam liekas, nesmaki izskatās, pabārstīšu, ja? Un faktiski zaudē dažu gadu laikā ļoti daudz augus, ja? Pabārstīt, tas ir vieglākais, ko var izdarīt. Tas ir tāds, es pabaroju, vai ne? Tas ir vieglākais, jā. Bet tāda pieredze ir, un tas uzreiz liekas tā kā minerālu mēslojums vispār nē. Bet atkal es atkārtoju, ir tāds, tie minerālu mēslojumi ir kā papildus, ir tāpat kā mūsu, manuprāt, tāpat kā mūsu, ko mēs ēdam, ja, kā mēs dzīvojam. Mēs jau vairs nedzīvojam šo te dabīgo vidi, kurā mums ir vistiņa ārā ēd, tur graudiņas, tur tomātiņš, tur šitā, tur mēs dabonam, zupiņu, un tur mūsu cūciņu no maizītes tur dzīvo un tāds. Ja? Mums ir mega trūkums iekšā. Tāpat arī mūsu dārzos, kur mums nav šī dabīgā ritma, kur mums nav aiz stūra kūtiņa, ja? Kurā nav mums krāsniņa, ja? Kurā nav mums šis te dzīves, un arī augu dažādība ir atnākusi cita. Jā, arī tas, ko es vienmēr uzsveru, ka ja mēs negribam neko mēslot, tad ir jāpielāgo augi, ko tad mēs izvēlamies, jo nav godīgi atvest augu no pilnīgi citas vides. Un neko viņam nedot, un teikt, tagad tev būs augt šeit, un izskatīties labi. Jā, tā kā tāda brīnuma arī nenotiek, ja? Un ar vienu es uzskatu, ka šīs zināšanas, ja mums agrāk viņas varbūt bija pat mazāk nozīmīgas, tad šobrīd mums šajās jautājumas ir jāiedziļinās arī parastam cilvēkam, kuram ir varbūt tikai mauriņš un pa perimetru doba, kurā ir viss. Jā, jo arī mauriņam tur ir tik daudz nianses, piemēram, šobrīd ļoti populāri ir robotu pļāvēji. Jā. Un ir jau speciāli mēslojumi, kas paredzēti tad, ja ir mājās robotu pļāvējs. Lūk, un kāpēc? Jo tur ir klāt labās baktērijas, robotu pļāvējs nesavāc zāli pēc sevis. Un tajā mēslojumā ir klāt labās baktērijas, kas veicina tās zāles sadalīšanos turpat. Pareklamējam, kam tas ir? Kuram ir šis? Krēstāļā vai zaļa zāle. Ir viņiem, jā? Tur jā, un ar kodu dārzniec, man liekas, pat bezmaksas piegādes. Lūdzu, mēs ierakstīsim apakšā, tur arī komentāros tos, jo tas ir būtiski, jo tas ir tas, ka
Jā, tas ir tas piemērs, kā pasaule mainās arī tur. Jā. Ne tikai pārtikas nozarē, bet arī augu barošanā. Jā. Un viens ir tas, kad ir to grūti pamanīt, jo veikala plauktā ir ļoti daudz viss kaut kas. Ja? Tur ir aibraips, ieejot, nezinu, depo, senukai un vēl kaut kur, ja tur ir, tur acis skrien uz visām pusēm, un tad ir ļoti daudz mēslojumi, kas īstenībā ir vienādi, ja, tikai ar dažādām izkārtnītēm, dažādām, kaut kur ir puķis, kaut kur ir ogas, kaut kur kaut kas. Bet īstenībā sastāvs pilnīgi viens un tas pats. Un tad tas rada to arī nedaudz mānīgu iespēju, ka ir ļoti daudz visu kā. Bet ja tā saprot tās bāzes lietas, kas ir NPK, kas ir mikroelementi, tad pavarot to sastāvu, ja, gluži kā, piemēram, kaut kādam gatavam desām, ja? Jā, jau uzreiz var saprast, nē, šits, nē, jā, šis. Man liekas, ka par desām mazāk mēs varam saprast. Jā, par desām vēl īstenībā minerāls mēslos ir vieglāk norientēties ar laiku. Jo tur ir jo tomēr tās visas prasības, kam ir jābūt atšifrētam, ja mums ir 100% jābūt atšifrētam, vai ne, Terīs, jā, tur nav, un tad... Jo minerāli mēslos mūsdienās jau īstenībā ir tik daudz dažādu papildus lietu, kurās arī varbūt tā kā jāorientējas, bet, ja paskatās, tās varbūt 5, ja pamatabarības, NPK, mikroelementi un kaut kāds, kas ir pievienots, piemēram, labās sēnes vai baktērijas, ja tā kā tam robotu mēslojumam, nitrifikācijas inhibitors, kas neļauj, varbūt pievienots, kas neļauj tam slāpeklim tik ātri izgarot vai izskaloties, kas viņu patur. Skujkokiem ļoti patīk tādi mēslojumi, ja, kad viņš lēnām, ilgstoši, viņam tur ir. Jā, tas pats Novoteks, ja, kur mēs esam iemīlējuši, ja, bet arī viņš cik ilgi viņš strādā reāli? 6 līdz 8 nedēļas. 6 līdz 8 nedēļas, tātad, ja mēs uzliekam šobrīd minerālu mēslojumu, ar nitrifikācijas inhibitoru. Mēs viņu tātad, no 3 mēslošanas reizēm vienu. Mēs noņemam nost. Jā, nitrifikācijas inhibitors. Atkal, lūk, man patīk, ka tu savās lekcijās arī palīdzi ietaupīt cilvēkiem patiesībā tanī ziņā. Skops maksā 2 reizes, 3 reizes, bet tavas lekcijas ir tiešām to vērts, jo arī skopam. Teiksim tā, viņš var šoreiz ietaupīt un pa īstam, jo, man liekas, teiksim, pēc tavas lekcijas tu jau cilvēks, kas aiziet nopirkt minerālu mēslojumus dārzam, viņš tur ietaupīs vismaz 100 eiro. Reāli. Es tieši par to padomāju. Es saku, reku ir, tu gribi tā kā dārzam labāko, tu paņem dārgāko, bet tam vispār nav nozīmes. Tam nav nozīmes, ja? Bet kādam tas dara, tāpēc, ka ne visi skaita un tā, ja? Bet, ja mēs skaitam, tad noteikti arī tanī ziņā tavas lekcijas vērtīgi. Man patīk tavu pieeju. Un par to dārgāko arī tieks neskaita, ja? Un kas saka, nē, man vajag to labāko. Gadās, ka viņi nedabūtu efektu, par ko viņi ir samaksājuši. Jā, un diemžēl, tirzniecība ir tirzniecība, jā, un jā. Bet mēs esam brīvi izvēlēties, un ir forši, tā kā zināt, ko mēs izvēlamies. Jā, mans mūžīgais mīļotais jautājums, kurš visiem mēģina noskaidrot tādu lietu par akmens mulču. Akmens mulču. Viņi nosauc par akmens mulčējumu, akmens krājumi, jā. Ir viens tas, ka mēs taisam tā kā vecos laikos vēl tās, kur ir nogās. Mēs tagad ne pat pa vizuālo, bet tāds. Un tad ir aizgājis diezgan modē, ka viss dārs gandrīz ir akmens šajā te mulčējumā. Ja? Un tā tendence diezgan izteikta. Kā tev liekas, teiksim, no bioloģijas? Viens ir tas, ka mēs tādu dienvidaugu iestādām akmens mulčējumā, ja? Bet tad mums ir ļoti daudz šie te augi, tajās dobēs vienmēr ir tādas priedes, aizkrautas, ir kaut kas, tur sausums patīk, ja? Bet, es nezinu, tur ponderosas visas, akmens krāvumos, ja? Šie te veci augi, pat hortenzijas, ja, tajos akmens, tā kā, kāda tev ir tā kā izjūta par to, ka tā, ka tie akmeņi ir pilnīgi pie tā auga klāt? Jā, kā tev... Ko tu par šo tendenci, jā? Ne par vizuālo, tur ir cits, jā, teiksim, jā, tāds... Jā, ne par vizuālo, bet par augiem. Jā. Ir augi, kas kaut kur ļoti līdzīgi aug
savā dabiskajā vidē, tā, jā. Un viņiem tas ir ok. Un ir augi, kas tomēr, kam patīk gaiss. Meža vide. Kam patīk mitrums, ka tā augsne apkārt ir gaisīga mitra. Jo bieži vien tā viena kļūda ir, kad izmanto kaut kādas smagas mūčas vai, piemēram, to pašu ģeotekstilu, ja? Aizmirst, ka viņš ļoti sablīvē augsni, un zem tiem akmeņiem bieži vien arī to ģeotekstilu. Jo, viņi vienmēr liek, kā tas ir, kad akmeņi ies. Tas ir tās komplektiņš mūžam. Nē, var arī kaut kāds modernāks materiāls izmantot. Ne tikai ģeotekstilu, bet tur tagad ir uz vilnas bāzes un uz kokosriekstu klāt. Bet viņš jau izjūg, ne? Jā, kas sadalās, ar laiku. Jā. Vai ir arī... Tad jau akmeņi jāmēģina. Polimēra materiāli, tur tā materiāla pasauli īstenībā, tas, kur es tagad mēģinu arī paskatīties, jo tur ir ļoti daudz kā interesanti, ko arī dārzos var izmantot. Bet ģeotekstils, akmeņi, jā, un tur apakšā veidojas ļoti blīvs augsnes slānis. Viņi pilnīgi tā ciets. Jā, un otrs ir kas notiek ar mitrumu tur. Mitrums paliek virsējā tajā slānī. Saknes veidojās virspusē, tieši zem tiem akmeņiem. Un tad, ja pēc tam ir sauss, tā ilgstoši, jā, tas augs cieši vairāk. Jo viņš nav pieradis iet tur dziļumā tām savām saknēm. Jo tie sauc uz augšu. Jo akmeņi sauc uz augšu. Jā, jo tas mitrums, kas tur ir, viņi ir pieraduši. Man ir sūtījuši dārznieki bildes arī ar ķiršiem, kuriem ir izveidojušās tādas gāras saknes zem ģeotekstila, kuri nav gājuši dziļumā. Un tā man sajūta par akmeņiem un augiem tas, ka tas ir tur, kur tas ir dabā iekārtots tā, jā, tur tas ir. Jo atkāpjoties atpakaļ sev vispār kopšanu, par ilgtspēju un ilgi dzīvošanu, tā cik augi izskatīsies ilgi labi, cik ilgi viņi izskatīsies labi, tad jutīsies labi, un ja tad mēs to augu ieliekam pilnīgi citādā vidē, nekā ir viņa dabiskā vide, viņš ilgi neizskatīsies labi, jo nejutīsies labi. Un, hortenzijas tomēr aug tādā savādākā vidē, dabiski, un arī, teiksim, pierunāt viņas aug tagad starp akmeņiem ir diezgan izaicinoši. Jā, vēl ir tas man tikko ienāca variants viens prātā. Atceries, tā, ka mēs bijām tagad konferencē, šajā brīnišķīgajā dārza konferencē, tad viena no lektoriem, vietujiešu lektori stāstīja, kā viņi 2 gadus pat tai pašai lavandai, kas tika stādīta Spānijā, viņu lavandu mēģināja pierunāt, lai veidot dziļo sakņu sistēmu. Ja? Visam sausuma izturīgiem augiem ar visādiem trikiem, ar laistīšanas šiem tiem intervāliem, pierunāt, uztaisīt dziļo sakņu sistēmu. Tas ir, lai nav pa augšu, kā teica, lai viņi tur nepārkarst vai nenosaukt, bet uztaisīt dziļo sakņu sistēmu. Ja? Un tam man ienāca prātā, varbūt var vispirms uztaisīt dziļo sakni, un tad tiem akmeņu mīļotājiem ļaut uzlikt kādu akmentiņu. Tā es tīri teorētiski, jo tas ir tāds tīri teorētiski, ja, jo tā situācija ir bieži vien, kad uzliek ģeotekstilu, un tad uzliek arī pienāvīgu laistīšanu, vai automātisko laistīšanu. Un lieto viņu nedaudz un bieži. Lūk, tas ir tas, kas man ir pa sirdi un nerviem. Nedaudz un bieži, un tad tur ir klāt sēņu slimības, tad tur ir klāt seklā sakņu sistēma, ja? Bet ja iemācās, tomēr, izturēt to brīdi, ka liekas, ka ūdens ir pa daudz kādā brīdī, ja? Bet tomēr salaistīt retāk, bet vairāk. Ja? Ļaut pažūt mazliet. Un pēc tam ļaut pažūt, ja? Bet, tā kā samitrināt to sakņu kamolu dziļāk. Tas ir tas solis pie tās dziļākās sakņu sistēmas. Vai lekcijā tev ir kādā, tu esi skāru šo tēmu tā dziļāk, tā kā mācījusi? Ir kāda tēma par laistīšanu? Jo, manuprāt, teiksim, jo laistīšanas, kursā dārza, kas aug lielai kursā, kur ir ļoti daudz dažādas tēmas. Dārza, kas aug, kas mums, cik viņš ir ilgs? Dārza, kas aug, ir ilgs. Tur ir gandrīz 40 stundas. Un tas aizņem, cik lekcijas tas sanāk? Daudz, tas ir 11 un vēl sadalīts vēl pa apakštēmām, bet tāpēc dārzam, kas aug, parasti tas atbalsta čats.
3 mēnešu garumā, kur viens mans uzdevums ir atgādināt, par lietām, kas jānoskatās. Tas ir arī, ja es redzu, ka kaut kas nav pieminēts, tad tur tomēr salikt un laistīšana parasti ir. Kā es saku, egoistiski apsvērumu dēļ, jo tā laistīšana tā ir lielākā bēda. Viņam ir ļoti labi dārznieks iestāde, tiešām labi iestāde, tur sāgatavo visu, un tur tāds augsnīca sāgatavojas viss kārtībā. Un tad nāk Jānis vai Pēters, kas ir labs laistīšanas speciālists, viņš uzliek tās trumbiņas un saka, visu dārzu laistām pa 20 minūtēm katru rītu. Jā, un tur visa nelaime sāks. Pat arī, ja pietiekams daudzums, varbūt tur tie riņķīši ir samest ap katru augu, tad laistīšana, tur ir tā bēda, ka laistīšana galīgi viņa nevar būt vienāda laiks un visiem augiem, jā, tieši tā. Jā, tas ir novēlējums arī no arhitektiem, kas piedāvā visu pilnu cikla dārza plānošanu, sākot laistīšanas sistēmām, beidzot ar augiem un apgaismojumus pārējā, kad jāpatur tas virsskats. Tas ir viens, otrs mūsdienās ir diezgan daudz līdzekļu, ko var izmantot, lai augus vajadzētu mazāk laistīt, jo tas mitrums ilgāk turās pie tiem augiem. Kūdra ar mitrinātājiem, hidrogēla granulas. Jā, hidrogēla granulas. Jā, tagad starp citu par hidrogēla šīm te granulām. Tātad tās ir granulas, ko mēs ieliekam augsnē, un viņas tajā brīdī, kaut kur kā pampers. Uzsūc, un kad vajag iedod, augsts viņai paprasa apakaļ, vai ne? Un par tām granulām, protams, tagad zinām, ka agrimatko ir nopērkams, siljā ir hidrogranulas, agrimatko ir ar zabūti citādāk, mainās, tie piedāvājumi, vai ne? Atkal mēs uzreiz jau kur var nopirkt, lai vieglāk dzīve, vai ne? Un ir tāds, protams, praktiskais vēl mums te ir, man daudz salasīt jautājumu. Interesanti šis te moments. Protams, mēs cenšamies pēc iespējas izstāstīt visu, ko mēs varam iedot cilvēkam, bet kā tev, tiksim, tā tīri, tu jau tik ilgi pasniedz, un kā tev ir sadalīta, kā viens ir, ka tu māci tā kā visu, tā paņem lielo tādu kursu, cilvēks tur saņemās, tur tos 3 mēnešus mācās, bet tev ir sadalīts arī tā kā tiem, kur tā kā jau ir pabeiguši, kaut kādus šos te diplomus dabūjuši, bet, diplomus arī esmu juridisko pabeigusi, bet es neesmu tur jurists. Pasaka Dievs, pie manis kāds atnāk, Tāpat arī es viņš ātri līdz tiesai tiktu. Bet, un tāpat jau arī jebkur, ko mēs pabeidzam kādu fakultāti, bet nepraktizējam, tāds pats, švaks agronoms vai švaks jurists, teiksim. Vai tev ir kaut kā šis profesionāļiem arī, ka tas tā kā, kurā tu dalies, kurā tu ievadi šos jaunumus, jo viņi mainās, Jā, šobrīd, šis ir pirmais gads, 2024. gads, ir pirmais gads, kad dārzniece ir dārzniece uz pilnu slodzi. Līdz šim es vienmēr esmu strādājis paralēli. Pasniegšana ir bijis mans hobijs un arī brīvā laika bieži vien pavasarī pavadīšana. Ceļš piespiedu kārtā arī daudz brīvā laika, vai ne? Uzraksti rakstu kādu, un pakonsultē kaut ko pa brīvu, bet tā pelnīt, Es pat biju domājis to vairs nedarīt, tā kā, jo ir, daudz cilvēku, kas pasniedz apkārt un dara ļoti līdzīgas lietas. Bet tad, it kā jā un it kā nē. It kā jā un it kā nē, jo, tas nav noslēpums, kad Instagrams ir pilns ar cilvēkiem, kas kaut ko dara un māca par dārztēmām. Un es pāris esmu strādājusi ar profesionāļiem, ar rogu audzētājiem, ar nedaudz dārziņu audzētājiem. Visur, kur ir kaut kāds netipisks, nestandarta lietas, piemēram, avenes tuneļos, vai zemenes tuneļos, kur ir, ierobežots. Un tur jāmeklē tas risinājums bieži vien individuāli, jo tu nevar paņemt kaut kādu polijas schēmu un viņi tā arī uzlikt, Ja mums ir īsāka sezona un tad vēl daudz dažādas nianses, vai kāds kaut ko citu panākt, tā kā vienmēr esmu strādājis paralēli ar profesionāļiem, pat ar graudu audzētājiem esmu strādājusi. Cik daudz? Bet tas iedod ļoti daudz pieredzes un nianses, ko es redzu ar savu to, esmu arī 10 gadus strādājis pētniecībā, ar to pieredzi es redzu, šis te var iedot risinājumu, šis te var iedot risinājumu, šis tur.
īstenībā skujkokiem nodara tur kaut kāda graudu lieta, ja? Nodara skujkokiem arī, nu, zinot, kā tas produkts strādā. Lūk, un šogad ir pirmais gads, jā, kad esmu kļūst par, laikam to sauc par uzņēmēju. Jā. Un, jā, mans produkts ir mani kursi, mans apmācības, mans konsultācijas un ir vēl dažādi plāni. Un tāpēc man tas kursu piedāvājums tagad ir tādā pārstrādē no viena lielā kursa dārza, kas augas. Mums sākas arī piedāvāt atsevišķas sadaļas un top, jā, arī profesionāļiem 160 stundu kursu sadarbībā ar mācību centru Salfa, ar ko mēs strādājam kopā jau sen, jo arī gandrīz 5 gadus vadu lekcijas 2. klases auga aizsardzības apliecības iegūšanai. Tiem, kuri grib pūst pa labi, pa kreisi visu to pret kukaiņiem, pret slimībām, ziniet, ka ir vajadzīga tagad apliecība un pamatoti. Jā, jo arī daudzas bioloģiskos produktus nevar nopirkt bez apliecības. Nu jā, nu pareizi. Nē, nu mēs nevaram pārāk plaši šī pasaule, es tam piekrītu. Es pateikšu, es negribu nolikt tos kursus, kuros es biju un dabūju šo te apliecību, ja? Bet es pēc viņas kādu baltu lapu aizgāju, tādu atnācu. Nu, es dabūju, ja, teiksim, un viņi tiešām arī šie kursi atšķirās. Reāli atšķirās, ja? Un tā kā es cilvēkam saku, nu aiziet, jums ir liela dārza, aiziet uz kursiem šiem, man ir tā kā divējādi sajūta, jo man liekas, ka es aizsūtu, lai viņš tik dabūtu ķeksīti, tiksim tā, nu, ieroču apliecību, ja, bet viņš, nu, bet cik viņš ir zinoši, es nezinu, jā, tiksim tā. Man patīk, kad es jau 20 gadu atpakaļ mācījos autokursos un pasniedzējs teica, nu, mašīna ir jūsu ierocis, ja, no ar ko jums ir, nu, jāprot apieties. Tieši tāpat auga aizsardzības līdzekļi ir ierocis, ar ko jāprot apieties. Un tāpēc tā mana auga aizsardzības līdzekļu kursa programma ir izstrādāta pilnīgi no nulles. Protams, ir, nu, noteikumi kādiem. Nu, jā, viņa nepieciešamības, jā. Bet šīs tēmas saliks tā maksimāli, ka tiešām tas cilvēks saprot pēc tam, ko viņš dara. Nu, lūk. Vai vismaz zinu, kur meklēt, lai saprastu. Jo mēs bijām kopā vēl ar vienu apzaļumotāju, nu, kur nav tā, ka viņi neko nesaprot, tikko, jā, viņi tā, mēs kaut ko iemācīsim, nu tā, ka, nu, nē, nu tiešām gribās, ka tad jautājumi jau arī ir, ja, un patiesībā ir tā, ka šobrīd arī šie te kursi par tiem auga aizsardzības līdzekļiem, nu tiešām viņi ir saražoti, bet... Nu, es neskatos, ko dara citi. Jā, bet nu, es personīgi, bet es zinu, teiksim tātad, ja jūs tomēr esat nolēmuši, es Jūliju rekomendētu. Es saku to, ko es esmu redzējis, tavus darbus, visu, nu, super. Nu, jā, tas ir tāds, jā. Tas bija jautājums par tiem kursiem profesionāļiem, tā kā bieži man pēc tam prasa arī, kas jāmēslošana, jā, un tad cilvēki atnāk uz auga aizsardzību, viņiem patīk, viņi saprot, ka viņi ir sapratuši, beidzot dabūjuši atbildes, un tad viņi saka, tad nākamais jautājums, kas jāmēslošana. Un tad tagad top tas 160 stundu kurs, kas iedot arī to profesionālās pilnveidas apliecību, kas ir nepieciešama šobrīd ļoti daudziem, lai varētu startēt tur Eiropas projektos un tā tālāk. Un, jā, tur viena daļa ir auga aizsardzība, kam vajag auga aizsardzību, tas var nākt tikai uz auga aizsardzību, kas grib var nākt uz visu kursu, jo tur ir doma, nevis ir doma, bet esmu aicinājusi arī... Man pašai arī patīk pamācīties, bet reti, kad sanāk, tad esmu atricis un izdomājis cilvēks par tēmām, kur man pašai gribās kaut ko vairāk iemācīties. Un tad, kur es zinu, ka tas cilvēkam ir foršs materiāls, jā, piemēram, uz 4 vai 6 vai 8 stundām, jā, un kad tas var arī kurš dalībniekam noderēt. Kurš tev ir prātā tagad tāda tēma, kas tev interesē? Par CO2, piemēram, par to, kā CO2 tagad ir ļoti svarīga tēma, jā, jo tur ir izmeši un kvotas un CO2 augsnē, par to, kā tam nozīmē mikroorganismiem un slāpekļa un oglekļa attiecība ir tā, kas nosaka, cik ilgi sadalās kaut kas, jā, lapās, tā attiecība ir 1:1 apmēram, jā, zālē, un tad tas ļoti ātri sadalās materiāls, jo zaļāks. Jo viņš ir koksnaināks, jo tur ir lielāka tā attiecība, un viņš tur lēnāk sadalās. Un tam īstenībā ļoti praktiska nozīme, tad, kad mēs mēslojam augus, un tad, kad mēs gribam to dabisko ciklu, jā, kad kaut kas sadalās. Mēs kaut kādu šķeldu izmantojam, kaut kādas visādas brīnums tāds, un īstenībā kura koka skaidrs un šķeldu. Un
Un tur ļoti interesanti viena forša lekcija, ko es esmu nobriedinājusi pie sevis. Jā, nu kā piemēram, otrs ir ūdens kvalitātes lietas. Jā, ūdens. Laistīšana, kā veidot šos te maisījumus, šķīdumus barības, jā, lai tālāk viņus atšķaidītu un lietot. Jā. Tur arī ir veselā kā to pasaka, zinātne, nē. Bet zināšanas. ABC lietas, kuras ir labi saprast un zināt, lai nesadarītu brīnumus. Tas viss ir salikts vienā kursā. Tas ir brīnišķīgi. Arī kā profesor, vai tiem, kas grib darīt lietas dziļāk, padziļināt. Uz manu kursu dārzkasaugu esmu ievērojis, ka pieskās gan zemnieku saimniecību, gan stādaudzētu īpašnieki. Nē, viņš ir tāpat pietiekami. Es tā domāju, ka es esmu pārliecināta. Prasa rakstīt rēķinus, un tad es sapratu, jāuztaisās. Specifiskāku, vai ne tāds. Kāds ir tavs projekts kaut kāds tāds, ko tu esi, tur es nezinu, kad pieminēji kaut kāds zemenes tumuļos un tā tālāk, bet kas tev sagādājas tādu ārkārtīgi dziļu interesi? Zini, ka tu atceries, ka tavu, šitas bija kaut kas tāds, kas man, nezinu, iznes smadzenes vai atnes atpakaļ viņas vai deva kaut kādus tādu super, jā. Daudz jādomā, tās ir dzērvenes, lielogu dzērvenes. Jo Latvijā audzē lielogu dzērvenes, tās lielās, kraukšķīgās, purvos. Jā. Un tā ir pilnīgi citā vide, jā, tas nav daudz. Ko Latvijā taču purvi visur liekas, kas te tur vai ne? Un purvi ir daudz un dažādi, un tur augs pilves kanizālis un bērzi kanizālis, jā. Un dzērnēm vajag ideāli tādu, vai viņš tāds ideāls klājiens, viņas nevar mēslot daudz, bet viņas nevar nemēslot. Jā, tur ir ļoti rūpīgi jāsako līdz jāņem lapa analīzes, kā cilvēka masīnas analīzes regulāri, lai saprastu, kas tur notiek, lai paredzētu kaut kādas lietas uz priekšu. Un tas bija pilnīgi tev jauns, tā kā, un tu visu... Tad, kad mani uzrunāja, es teicu, es neko nezinu par dzērvenēm. Es pat nezinu, kad viņas zied īstenībā. Jo es, cik ar mammu aizējām kādreiz uz purvu palasīt, bet tagad dabūt to pastaigu, bet... audzēt viņas, jā, tā kā es nekā nezinu. Un tas bija arī Berī, ogaudzēto Gundiga, kas teica, es zinu, ka tu, varēsi. Atkodīs, izdarīt. Ja kāds to varēs izdarīt, tā es tu. Cik ilgi tas vispār tā aizņēma tā kāds 2 sezonas, teikt, jā, ka tā katru otro gandrīz nedēļu, katru trešo, plus sazvanoties, plus, tā kā ejot cauri, plus daudz jālasa, jo dzērnus audzē Amerikā audzē savādāk nekā Latvijā. Amerikā tur uzpludina visu dzērnus, pēc tam savāc, mums jāvāc kombainiem. Līdz ar to jāveido savādāks tas kažociņš, kurā tās ogas veidojās. Un tad bija ļoti daudz jālasa. Un eksperimenti jau arī savā ziņā. Eksperimentus arī taisījām un mēģinājām tā un šā. Un tad ir vēl auga aizsardzība un purvā visu lietot nevar. Un tad ir spilves un, tāds ļoti, un tad ir atnāk ziema, kas visu nodedzina, jo purvā sasalst visu ledu, un tad tā zaļā dzērveņa masa ir caur, viss sniega, viņa izžūst. Tas, kas mums ir vispār mūsu jau augstuma problemātiski, mums ir sasalums, saule un te kaut kādi atkušņi, kaut kādi šie te, kas ir tādi, mums tāds pārbaudījumi, vai ne? Jā. Tas ir bijis tas, bet, ja man tagad prasa, tad par dzērnēm... Bet tagad viņi paši ir tiek galā? Ir bijušas ļoti ziemas neforšas, pēdējās 2. Un, pagājušā, ne šī ziema, bet iepriekš, man liekas, tā bija diezgan tāda ļauna. Tā bija tik traģiska, kad dzērnus aizgāja bojā gandrīz visā ziemeļu puslodē, tā skaitā Amerikā un Kanādā, ne tikai Latvijā. Ak, mans Dievs. Latvijā bija tikai daži stādījumi, dzērnus stāda, viņus sauc par stādījumiem. Kur bija kaut kāds mikroklimats, ka viņas... Tātad mēs faktiski varam runāt arī par to, ka kaut kāda... Mēs varam daudz ko darīt, bet daba ir daba. Un nav ko apvainoties, vai ne? Jo, pieņemsim, tas paši graudzās, kas mums šobrīd ļoti, ļoti patīk, un daudz ir samērā jūtīgs, un līdz šim mums ir
mēs esam bijuši, pasargāti no šiem te augstumiem, ja, un es atceros, mums bija vēl pirms kaut kādiem, es neatceru, vai 8. gads tas bija, vai kaut kāds 6. Neatceru, ap to laiku, kad arī mums bija daudz jau graudzāls, es vienkārši vienā gadā visā ziemā visā aizgāju boju, tā ļoti daudz, nemodās vaļā. Pēteris no Arumiem, viņš teica, es kopš tā gadu vispār pats graudzāls neesmu tirgojis, es saku, bet es gan, labi nopelnīju, bet, kaut kāds 7-8 gadu mums sanāk, ka mēs tā rēķinājam, ja. Un tā, protams, šī ziema, kad bija Kailsals, to mēs vēl redzēsim, ja, jo mēs tomēr bijām pieraduši, ka mēs neko nesedzām jau vai nebijām. Un šobrīd mums tā sniega kārta nebija, tā kā daudz, kas arī būs tā kā, interesants vēl pieredzīt, tāda vienkāršiem cilvēkiem, ja, teiksim, normāli jau cilvēks, ja tur piesakotam augam, viņš tomēr rēķinās, ka var būt tas Kailsals. Ja viņam ir tā jūtīgā graudzāla, viņš uzbar to kūdriņu virsū, ja, uz to saknīti. Bet, tādā. Es te pieminēju pirms tam, tā dažādi, man vienkārši ienāca prātā. Mums bija šī te dārzu konference. Es biju ļoti priecīga patiesībā tur būt un redzēt to, ka dārznieka profesija, dārznieka ne tikai tas, ka, protams, ka dārznieki, mēs vienmēr tā, jo jau ir ainava arhitekts, tad kaut kas, viņam taču vārds ir kā arhitekts, ja, tāds, ja, bet tik līdz tu neesi tā kā arhitekts, tas profesijas, prestižs, tā kā, ko tad tu tur īsti, tu izroc, tu nevari man izravēt, vai ne? Jā. Tā, ja? Un šī tas konferences, manuprāt, ceļš, jo tiešām profesijas, to latiņu, ka tās ir milzīgas zināšanas, ja? Un arī, man liekas, ka veicina arī dārznieku vēlmi zināšanas gūt, ja? Jo ļoti daudz dārznieki ir sākuši ar tiešām to ravēšanu, viņš sāk stādīt, un viņš lēnām aiziet līdz tam, viņš īsteno kaut kāds projekts, viņš ir iemācījies mazus projektiņus īstenot, ja? Un, protams, tāpēc ir ļoti labi, ka ir tādi, protams, tādiem dārzniekiem es ļoti iesaku atkal zināšanas iegūt arī šie agroķīmijā, un, neobligāti tiešām jāiet, jāmācās ir augstskolā, ja kamēr, es šo ļoti labi saprotu, kad pirmkārt tiešām jāceļ profesijas prestižs, jo tas nav tikai izravēt un tikai aplaistīt, ka tur ir ļoti daudz zināšanas, un, piemēram, es pati, man pašai ir arī negluži aino arhitekta diploms, bet lielais 2-gadu kurs pabeigts dārza plānošanā un dizainā. Un teorētiski es varētu viņu kārtu to diplomu un teikt, es varu darīt, jā. Bet tas man vienkārši palīdz labāk izprast visus procesus mēslošanā, kur var pieslēgties, kā tiek veidots, vispār kā tiek veidots dārs, lai saprastu, uz kur iet tendence, ja, teiksim, tas sausiet. Tendence un kā vispār labāk saprast visu to kopainu, kopskatu visā no plika laukuma, ja, tukša. Kā tu to dārs tādā situācijā, ja? Vai kāda ir tā atšķirība, ja ir esošs dārs un tad ir kaut kāds izmaiņas, ja? Jo tad vislabāk var saprast, kurā brīdī, ko var cilvēkam ieteikt arī no mēslošanas auga aizsardzības un šīm te lietām. Un ka vienmēr ir, konferencē ļoti labs uzsvars bija arī uz ziemcietēm un to, ka dārzi kļūst tādi pašpietiekami, ja? Un kad arī, vienmēr ir svarīgi būt tajā, zināt, kas te notiek pasaulē. Jo agrāk vēl jau tā moda atnāk līdz mums, ja mēs viņai varam pat pretoties, teiksim, bet tāpēc ir Pinterest, ka, wow, un tu lēnām, protams, tur tas Pinterest, tas ir cits tās, ja, kad tu gribas visu īstenot, bet, nevienmēr tas ir īstenojams, ja, bet tiešām, skatos, ka pat igauņu patīk, ka igauņu lektori, tā ir Igaunija. Tā nav tur, teiksim, Anglija, kur ziema nav, ja, teiksim. Es arī klausījos tās Evelīna. Man vispār ļoti patīk Igauņu pieeja dizainam. Esmu dzīvojis diezgan daudz Igaunijā, un tad arī varbūt uzsūkusies, ja to viņu pieeju. Un tad es domāju, kāpēc pie mums ir tā, kā ir. Un tad es sapratu, ka īstenībā mums ir, mēs esam tādas robežas, ja, mums ir Lietuva, un Polija ar to klimatu un stādu pieejamību, ja, un tad ir Igaunija ar viņu to attieksmi pret dizaina lietām, viņu klimatu, ja, kur daudz kas varbūt nemaz tik viegli vairs neaug kā pie mums, ja. Mēs esam uz robežas, ja, un tas mūsu izvēles jautājums, ja, uz ko iet. Jo mēs varam gan tā,
un saprast, ka, jā, šis prasa kopšana, šis prasa mazāk kopšana, bet izskatās labi, bet varbūt domāšanas maiņu nedaudz, jā, un tad, nu, mēs esam tajā vietā, kur mēs varam ļoti daudz ko izvēlēties, gribēt, un reizē arī tad mums ir jābūt atbildīgiem par savu izvēli, ko mēs izvēlējuši. Jā, un tiksim neuzgrūst atbildību citiem. Jā. Tas ir tāds. Jo mazāk kopjams, viegli kopjams, jā, tad tas izskatīsies šādi, jā, vai, tur bagātīgāks, tāds džungliskāks, jā, bet, tad tur arī kaut kāds darbiņš jāpārāk. Jā, jo, pieņemsim, arī tā tendence, ka mēs pieņemsim tos pašu augļu kokus, mēs sadarbībā ar Latvijas dārzniecībām, esam, un tagad ir tā pieprasījums arī pēc persikiem, nektarīniem un aprikozēm. Tas ir šausmas, jau, un piemēram, šogad tādā piespiedu kārtā, es saku, labi, lai ir, un man pat vienalga atvest, neatvest, kaut kādu laiku viņš padzīvos, bet ja cilvēks neinteresēsies, kā viņu kopt, kā viņu piegriezt, ja? Kā viņu sekt, ja? Kādā veidā viņu arī to piegriešanu. Iepriekšējā mūsu podkāstiņā bija Juris Zauvers, kurš ir tāds augļu koku tāds fans, viņš tiešām sanāk tas, viņš tāds interesants, un tad viņš arī stāsta ļoti daudz par persikiem, nektarīniem, ja, ka ir tā tendencija, un tur viss tās piesēdināšanas, un es saprotu to, ka ir kaut kāda auga, tu saproti, iestādi, netiksi galā, bet reķinieks, ka viņš ir, nebūs, viņš tā kā atzied, uzzied, tur nebūs tā kā dienvidos tev tie augi, neizgriezīs, aizies bojā, ko tu padarīsi? Tu visu nevari izdarīt. Bet skaisti ziedēs vismaz rozā ziediem, kā sakura. Piesarvīja. Apmēram tā. Bet augļu kokus un kokus vispār cilvēkiem tendence aizmirst pirmos 2, 3, 4 gadus, un tad par viņiem atcerēties, ka ir, tur jau kaut kas ļoti daudz. Kaut kas jau ir apaudzis sūnu, kaut kas neaug. Dažādi zari, jā, un tad, šeit kaut ko vajadzētu veidot. Un šogad ir 5. gads, kurš dārs, kas aug, jā, un tad esmu jau iestrādājis atsevišķu lekciju, ko darīt ar tādiem augiem, jā, kas ir aizmirsti, un vienmēr tiešām ļoti cenšos visur uzsvērt, ka, ja mēs iestrādājam koku, ir ļoti svarīgi rūpēties tieši pirmajos gados. Lūk. Ieveidot vainagu, jā, piegriezt, mēstot, lai viņš ir aktīvi augošs, ja vien tas nav bonsai meistarklasi. Bet tad aizlaist tajā dzīvē lielajā. Jā, un tad par viņu aizmirst, jā. Pirmos 2, 3 gadus tiešām piesakot, paskatīties, viņi aklimatizējas, viņi adaptējās, jā, viņiem ieveidojas vainags, un tad jau, un tās izmaksas, jā, tam koka kopšanai pirmajos gados ir daudz mazākas nekā tad, ja mēs atceramies par viņu 5., 6., 10. gadā. Jā, un arī daudz ko vairs nevar izlabot tajā 5., 6., 10. gadā. Lūk, un te ir tas jautājums. Tagad ir tas pavasaris, protams, mēs skraidām tiem minerālu mēslojumiem, un tāpēc kāda mēneša, jā, mēs sāksim redzēt, ka jā, tur brūnē kaut kas vairāk nekā vajadzētu. Labi, rododendri jau tagad tā ir bēda. Mēs nerunāsim par rododendriem, visiem viņš šausmīgi vajag. Pirmais augs parasti ir ieliek saulē, un tad nezinu, kā tik galā. Mēs par šo stāstu nerunāsim. Bet, pieņemsim, tā kā normāli tā. Un sākās tā kā pirmās bēdu pazīmes aprīļa vidus, jūnijas, jā, tur, teiksim, tāds, ir šīs te sākās pirmās pazīmes, ka kāds kaut ko ēd, jā, tur tāds, jā. Vai tev ir paredzēti arī šīs te kursi, vai ir tāds kurs, kurā tu arī šīs zināšanas mēģini ievadīt, ko kursā mums tagad tās ir arī auga aizsardzības ekspress kurs tiem, kam nav apliecības, nezāles skaitēkļu slimības, un katrā, principā, es cenšos arī ielikt to, kas nav nezāles skaitēkļu slimības, ja, kas ir kaut kāda vidas apstākļu ietekme. Bet cilvēki vai nopirkt atsevišķi tikai šo te sadaļu? Varēs, lūdzu, varēs, jā. Tas ir tā līdz tam brīdim, ka viss sāks ar brūnēt, jā. Tas ziņotājs, jā. Būs pieejams jā. Es pirmā pieskot. Ir tās nianses, kuras bau, kas tas tāds ir tāds. Šo te es esmu arī iestrādājis tur, kur ir 2. klases apliecības auga aizsardzības kursus, arī atsevišķu sadaļu lekciju. Par to, kā izskatās mēslojuma trūkumi pārbagātības un par to, kā izskatās vidas bojājumi, nevis slimības, lai nav tā, ka mēs ārstējam to, kas nav jāārstē. Jā, jo pirmais, ko skrien it kā ārstēt, un nesaprot, ka tas nav jāārstē nemaz. Jā, un šeit mēs atkal atgriežamies pie tā, ja augs ir pāēdis, viņš aug tādā vietā, kas viņam der, tādā augsnē, kas viņam der.
ja, tad viņš mazāk slimo. Īstenībā labi. Tas ir tikai sekas. Tas ir tikai sekas. Ir, tas ir triki. It kā arī. Es gan piekrītu, jo es pat esmu mēģinājusi īstenībā ar rozēm, ļoti elementāri. Rozes jau tās momentāli tev parāda, tur viņas pasaka visu, ko viņas par tevi domā, Un tad, kad tu to rozi, es esmu speciāli darījis tā, ka vienu tā kā, drusku tā kā, kaut kā, tā kā pavasar, drusku uzmet, un otrai tu tiešām to, bet vienādi iestādīts pat arī bagātīgā zemē, bet tad tu otrai, tā kā riktīgāk tu tā piesekoji, tu jūti tā kā pirmā sajūta, tai lapiņai tā kā jūti, ka vajadzētu, tu jau atkal viņu pačubini, viņai nav kaitēkļi, un tai pirmai kaitēkļi. Tai, kur ir jūt, kuri nav pabarot, nav pačubināti, viņai ir kaitēkļi pirmie, 100% tas ir. To es esmu gan tā izjutusi, teiksim dabā, tāds, ne tikai cilvēkiem un dzīvniekiem tā ir iekārtots, ka to vājāko pirmo, vājāko štirnu vilki mežā, pirmo nokodīsim, arī vājāko augu. Gan slimības kaitēkļi, gan sals ziemā. Jā, tāds viens video interesants, ko man kolēģis atsūtīja, kur nofilmēts ir, Japāņi nofilmējuši, man liekas, tāds, kurā parādīts tā ideja, ka tad, kad vienam augam uzbrūk kokam kaitēkļi, viņš ar savu saknīti padod informāciju nākamam kokam, un tam izstrādājis, cik tas ir reāli, cik tas ir, vai tā ir, tā kā pasaku stāsts, vai tas ir vēl, vai tas tomēr, Tiem, kam interesē, tie var pagūglēt angļu atslēgas vārdus plant resilience un plant pathogen interaction, un tādas lietas. Bet tad, kad savu doktordarbu veidoju, tad viena no darba daļām bija tāda, kad ir melenes, āboli bija un melenes un āboli, un katram mēs likām virsū dažādas sēnes, slimību ierosinātājus, un tad ar chromatogrāfu analizējam, kā atšķirās ķīmiskais sastāvs. Viņš atšķirās, un tas ir zinātniski pierādīts, ka viņš atšķirās, kad veidojās, piemēram, salicilskābes, aspirīna, pīķi, vienvārds sākot runājot, kas ir tā auga atbildes reakcija, un tas vai padot ar saknēm, es kā biologs, es tagad jā. Jo man liekas, ka tur vēl vajag kaut kāds pētījums un tādu pavisam skaidru to bildi, kas ir uz pierādījumiem balstīta, bet dzīvē novērojot to nevar noliegt, kad kaut kas tajā visā ir. Sazinās savā starpā un, piemēram, gārse dārzos. Viņi ļoti forši var iznīdēt, tad, ja ir viss apnicis un viss ir slikti, ar kādu no ķīmijām lapiņas rotiņu pasmērējot. Un sistēmas iedarbības glifosātu, piemēram. Tas nav populārs produkts, un es arī cenšos tur, kur nevajag nelietot, bet man jāizvēlas mana mugura un rokas, ir kaut kāds moments, bet ir kaut kādas vietas. Un gārsē tā tendence, ka viņi tā kā sakne ir posmota, un tad, ja viņai sāk kaut kur vienā vietā ar ķīmiju tā iet virsū, viņi atdalās, sadalās pa posmiem, un un viss tālāk neiet. Viss čau, es tālāk pārējie, lai dzīvi, es aizēju. Un tādas daudz nianses dabā ir. Skaisti. Un redz kā, tu pieskāries tā interesantā tēma par mikrobioloģiju. Kas tā tāda ir? Bioloģiju var iedalīt pēc objektu lieluma. Ir lielie objekti, augi, dzīvnieki, zooloģija, botānika, kas pēta viņus. Var iedalīt pēc tā, ko pēta bioloģijas nozara, piemēram, augu fizioloģija, kā augs uzvedās. Mikrobioloģija ir par maziem objektiem, par sēnēm, par baktērijām, vīrusiem, un mikrobioloģija vēl apakšnovirzieni. Vīrusi ir virusoloģija, baktērija ir bakterioloģija, un sēnes ir mikoloģija, bet tur arī nevis ceprīšu sēnes, bet arī mikroskopas. Tās, kas pamatā ir kā slimība ierosinātāja augiem.
Un šeit, Un tā ir mana, tava. mana apakšnozare, esmu augu patologs, pēc tādas savas tās apakšnozares mikrobioloģija. Diezgan daudz esmu strādājis arī pie dažiem pētniecības projektiem. Jā, tad, kad likās, ka dārzos es kaut ko sāku saprast, tad esmu vairākas reizes arī dzīvojis ārpus Latvijas, un viena no pirmajām reizēm, kad es pabeidzu Buldrus, man likās, ko tad es gribu dzīvē darīt, ka es nezinu, ko es gribu dzīvē darīt. Un tobrīd bija populāri, tas bija 2005. 6. gads, kaut kad tad braukt strādāt uz ārzemēm. Jā, tad mēs visi izmēģinājām to, to saldo garšu, aizbraukt strādāt uz ārzemēm, izlaidu gadu nestājos universitātē, bet aizbraucu vienā no lielākajām īrijas cash and carry stādaudzētām. Tas nozīmē, ka viņi gan audzē paši augus uz vietas, gan iepērk no visas Eiropas. No Francijas, no Beļģijas, no Polijas, tas bija toreiz mazāk, Nīderlandes, protams. Un es mācēju šos dekoratīvos augus, jo no skata vien pateikt, no kuras valsts viņi nāk. Un arī tagad tas tāds profesionālais kretīnisms, ka kaut kur ejot, es uzmetu acis, un es jau tikai no skata vien, no tā, kā viņš ir formēts, no tā, kā viņš ir barots, no tā, kādi podiņi izmantoti. Es jau redzu, ka tas droši vien ir no tās valsts, tas ir no tās valsts. Un mans darbs tur bija tā, kā man bija dārzkopības izglītība un angļu valoda, tad mans darbs bija novērtēt kvalitāti, vai viņi ir atbilstoši tam, kas ir pasūtīts. Un tad tur lielie, visas šīs lielās mašīnas, jāsadala pa sastāvdaļām, katrs jānovērtē, jāieliek klikšķis, ķeksis vai labs vai nē. Un tad es sāku pievērst uzmanību pastiprināt, kad ir kādiem dienām tur plankumi vairāk, tam ir skuibira, tur ir interesantāka tāda, tam tur ir rūsa. Īrija, Anglija, tur ir ļoti daudz literatūras angļu valodā, un es atbraucu, man liekas, pēc tā gada. Man bija vesela atsevišķa soma tikai grāmatām, tā skaitā par augu slimībām, kaitēkļiem, un es to visu lasīju tur paralēli, jo izklaides tur diži nebija. Jo garas darbstundas, mēs bijām audzētavā 7 no rīta jau. Un atpakaļ savās dzīves vietās, tur 7, 8 vakarā. Bet dieniņās, tā riktīgi. Un sestdienas vēl, un tā bija milzīga pieredze, bet tieši uz to arī auga aizsardzības sadaļu. Un tas aizgāja, un tad tu atbrauc atpakaļ? Es atbraucu atpakaļ, iestājos agronomos, un tad sapratu, ka tas ir tas lauciņš, kas man ļoti interesē. Vēl joprojām? Jā. Vēl joprojām, ne? Un tad mēs tiem apvāršņiem, un tiksim tādu runāt par tiem apvāršņiem. Kā, tiksim tādu, kā lekcijas tevi tā kā, ka tikai uz lekcijām tu dzīvo un uz konsultācijām, ir tas pirmais gads, protams, tas ir izaicinājums, un viņš vēl nesīs daudz korekcijas uz kādā virzienā un tā, jo tas pieprasījums, un tu pats skatīsies, vai strādās vairāk ar pirmklasniekiem, vai tiksim tāds, jo pirmklasnieks arī tāda ļoti niša, kas ir ļoti nepieciešama. Tas ir ļoti nozīmīgi. Nedrīkst pamest, jo tas pirmklasnieks ir tas, kurš no tā izaug daudz brīnišķīgas lietas, teiksim, no šiem interesantiem. Un te ir tas būtiskais ir, kāpēc atkārtoju, man ļoti patīk tavu pieeja, ka tu nenobiedē, tu maigi ieved tajā, ka tas nav šis kad veco laiku profesors tev paņem, es sāku nolīdzinu ar zemi, un tu neko nezinu, un tad mēs tagad mācīsimies, tas tāds, Tā kā pirmklasnieks nepamet. Bet kāda tas apvārsnes, uz kuru tu tā kā jūt, tā kā vēlētos virzīties un izsakot skaļi, palaist, kosmosā to sajūtu, uz kuru pusi, tā kā, kas ir tas tāda ieskaties sirdī sev tāds, kas ir šis, ko tu vari padalīties savās šis pavasaris ir tas, ka tā sēkla vēl, tā kā briest un dīkst. Protams, Tas, ka nav jāskrien nekur ne uz vienu ofisu, ne uz vienu darbu, tad tas iedod tādu laiku un telpu, esošo pārskatīt no jauna un
online kursu formāts man pašai ļoti patīk. Jā, Man ļoti patīk, man, ka tas ir fantastisks. Jā, tas, ka arī Covidā mēs iemācījāmies to, tas bija kolosāli pieredze, vai ne visi? Un tas, ka arī kurš dalībnieki novērtē, es redzu, ka, teiksim, pa nedēļu es salieku viņiem kaut kāds lekcijas, un tad sestdien, svētdien jau sāk būt jautājumi ar atbalsta grupām, bet, jā, tas, ko es gribu palaist dzīvē, ir šo te lekciju kursu profesionāļiem, 160 stundas, jeb tiem, kas, es negribu teikt profesionāli. Profesionāli, tas kā, kas tagad darbojās jau tajā jomā? Tiem, ko es redzu savā redzeslokā cilvēkiem, kas atnāk un uz manu iesācēju kursu un uzdot jau, citus jautājumus, kas vai naudas augs, jo Latvijā īstenībā ir ļoti daudz cilvēku, zemnieku saimniecības vai kaut kas saistīts ar augiem, bet nav tā izglītībā atbilstoši. Protams, tāpēc, ka ļoti daudz izgājis no hobija līmeņa, ja, un tas ir tāds, ka arī mēs arī no hobija esam izgājuši kaut kādu daļu, esam ar profesionāļu palīdzību apguvuši, ja, kaut kāds, bet vienalga, katrs pavasars, katrs gads ir ar jautājumiem, ja, un tu pats jūt, tu jau vairs neiestāsies uz agronomiem, ja, un tu tā, ko man darīt, ja, ko man tajā starpos, man nepamest, jau nepametīs, jā, tev nepametīs, jā. Un man ir ļoti daudz tādu klientu uz privātām konsultācijām, kas pasūta uz priekšu visai sezonai, tad 10-15 reizes, kad ir konsultācijas, jo tāpēc, ka nav laika mācīties lauksaimniecību vai agronomiju vai agroķīmiju. Dažādi apstākļi, arī par muļķi, tu arī jūties stulbs citreiz, ja, brīžiem ir tā, ka tu nevarēsi visu apstāvēt, netiksim, Tur vīzija man ir, kā to izdarīt, kā to realizēt. Tu jau pieredzi ar viņiem, visiem mums darboties tādiem, tādiem, jā. Tāpēc man liekas, ka es zinu, kas tur būtu vajadzīgs, un šobrīd jau mēs arī sākam likt kopā programmas, un lai arī tam būtu certifikāts galā, kas ir derīgs. Kam ir vajadzīgs, kam ir vajadzīgs, jā. Ja tie 160 kursu bieži ir kaut kāda lauksaimniecības vispārējā pamati, vai kaut kādi... jā, es arī esmu klausīsies, jā. Labi, es neko neteikšu. Tāds, tu klausies, tu ķeksīši pēc, es saku, šitie ķeksīši jau ir daudz. Nē, pie manis ķeksīši. Nē, es saku, ķeksīši ir daudz, es saku, bet to, lai tu to reālo, tas ir tāds, tas tā tiešām ir zelta vērts, un kad tu pirms tam teici, ka ļoti daudz pasniedz visu kaut ko, ja. Un ir tā, ka man arī ir tas gods tur aiziet un izstāstīt uz kādiem kursiem, kur, tā kā, par hortenziju, tīri tikai, tāds, jo tur tiešām jāsies kā piegriez kaut kāds ļoti elementārs lietas, un tāpat viņš aizņem daudz laika, ļoti es nelienu nekādās, barošanās neko, bet to pieredzi, kas man ir, tā kā es izstāstu, ja, par to tīri smalku tādu pieredzi. Un tad parasti ir tad, kad jau ir tā kā gan rīziņi pabeigušie cilvēki, kas uzzīmējuši kaut kāds jau projektiņus un tur kaut ko tāds, ja, un tā es saku, es mācīt izlasīt to NPK, ko tas nozīmē, ja, es saku, jo šito te savar, un 4 vai 5 gadu pieredzi ir, ja. Kad cilvēks beigās viņu nezina vēl. Jā, un tāpēc ir mans dārs, kas aug ir radies, un tas ir brīnišķīgi, ko savaido. Jā, un piepalīdzēt arī tur, kur, ja, teiksim, tu esi tā kā pamācījies kaut kur, bet trūk šajā te jomā, jo nevar visu iemācīties. Nevar. Arī tādiem nevar. Es domāju, ka es hortenzijas tik labi negriežu, kā to dara cilvēks, kas to dara katru otro dienu. Jā, un tur jau redz tās kļūdas kaut kādas, kur tu esi izdarījis, tur to galiņu atstājis vai tajā periodā, ka tur bijis augstums pēc tam, ka viņš ir pasaules vairāk, ja, un tāds visu laiku tas jautājums ir tāds. Man visu laiku smējās, ka es zvanu savam Ļešekam, kurš ir, es saku, tu griezīsi tagad. Un viņa smējās, man Antra prasa, kad vai tu griezīsi, jā. Es saku, bet skatāmies laika apstākļi, jo patiesībā, dārznieks jau neskatās pēc datumiem, skatās kā skudriņi pēc laika apstākļiem. Jā, tā iekšējā sajūta, vai ir šobrīd pareizais laiks vai nav. Jā, un tas apstiprinājums, tāpēc mums ir jābūt kopā, mums ir jābūt informatīvai šeit bāzei, kur mēs varam dabūt apstiprinājumu arī par šādām lietām. Un es vēl gribētu vēl mazu jautājumu. Tas šobrīd internetā diezgan daudz ir, kad tā kā ierauga sūnas uz kokiem, iepriekš bija teica, tur kasam nost, un tur intensīvi visi kasīja nost, tā kā pumpu nokasīsim vai ne, bet iekšpus neārstēsim, tāds, ja. Un tagad ir, nekāda vaina nav no tām sūnām uz
magnolijām, hortenzijām, augļu kokiem, ceriņiem, nu, teiksim tāds, ja. Bet, nu, saki, kas ir pazīme, ja uz mauriņa, ja? Par ko liecina sūna? Sūna liecina par skābekļa trūkumu. Lūdzu, jā, tā tad problēma. Par aktivitātes trūkumu. Par problēmu. Jā, ja ir sūna ķērpju uz koka, visbiežāk tas nāk komplektā ar ļoti nelielu jauno pieaugumu. Tas nozīmē, ka augam kaut kas tomēr nav labi. Ja? Jo aktīvi augoša auga sūna īsti nav tur vietas, kur izveidoties, ja, un ķērpiem, ja tas augs ir aktīvi augošs, ja viņš stiepjās, viņš plešās plašumā, ja, nu, tur nav sūna veidojas tur, kur ir kaut kas nekustīgs, stabils, ja, un tāds... Akmeņveidīgs. Akmeņveidīgs, jā, bet koks augs nav akmeņveidīgs. Tātad, ja mēs redzam dārzā šādu pazīmi, mums ir jāsaprot, ka kaut ko mēs esam kopšanā palaiduši garām mazliet. Tad jāsāk domāt. Jāapskatās tā, ja, nu, ok, vai ir apdobi vispār izveidot apakšā, ja, vai tas augs var normāli augt, baroties, vai nav tā, ka zāli viņam tur apakšā apēd. Tas īstenībā nemaz tik bieži, nemaz tik reti nav, kad tā zāle apakšā tik daudz patērē, ka tam augam nepietiek īstenībā. Īpaši melanēm, krūmogulājiem tie kaut kā ļoti, varbūt, ka tas augs ir jāatjaunā, ja viņš noveco. Nu jā, tas ir tāds. Tā kā faktiski tas ir rādītājs, un to, ka mēs vienkārši ar dzelzs sulfātu nopūtīsim, no, teiksim, viņš neatrisinās. Nu, vizuāli. Vizuāls gadu laika. Jā, tas, kā es arī savā kursā stāstu, vai viena bezmaksas lekcija ar draugiem, kad, jā, tas, ko tieši pa pumpām, ja, kad mēs varam ārstēt ar dažādiem dārgiem krēmiem seju, jā, bet ja ir gastrīts vai citas kaut kādas problēmas, nesanāks. Jā. Nesanāks, nu jā. Es vīram īstenībā mēs te mums dārza vidū iestādīt vienu ir kļaviņa, dekoratīvā kļaviņa karnevāls, jā, un viņš saka, kāpēc viņa tā kā neaug uz augšu? Es saku, reku sūniņu, nu, kas sūniņa? Es saku, es saku, izņemam ārā sakni. Es saku, atceries, ka mēs stādījām. Nu, tur, atceries, ka mēs stādījām. Bija liels sakni, šī tik liela. Mēs speciālisti viņam parādīja. Izraukam ārā, un viņi maziņi. Viņi tur nokrits kaut kā tāds. Es saku, redz, viņa nekopjās. Viņai nav. Šogad par viņu parūpēsimies, jā. Un tas ir tāds, viņa tāds augsts, ko viņš ir pats kop. Un tā kā, nu, piesakoja, jā, bet, nu, līdz galam nav īsti tā izjūta. Nu, tas ir zālienu vidū, tas bija tas tāds. Jā, tas tāds interesants moments. Saku, nu tādu, nu lūk. Vēl viens moments ir, kā tev šķiet, mēs par to salnu vēl, mēs ejam uz nobeigumu, tā kā jau būs salnas. Nu, būs. Latvija bez salnām, nu, neko nevar. Nu, nav iedomājumi, ja? Viens ir tas, kurā, protams, mēs tur sēdzam kaut ko, visādi padomu par sekšanu, pēc tam pirms tam ļoti daudz ir šie padomu par liešanu no virs ar ūdeni. Nu, tāds tā kā, nu, kad tu salēji, nu, tas variants labs ir, teiksim, neslīgs, nu, kad tu aplēji pat peonijas, ka Pēters Pikša salēja savus laukus ar ūdeni un viss viņš ir, nu, saglabāts, jā, tāds, jā. Nedaudz pa grādu, jā. Jā, mainās tur tādi, jā. Bet vai mēs varam ķīmiski tā kā viņu druskus, nu, tā kā, tā kā palīdzēt, nu, tur tā, nu, tā kā pirms tam iedot kaut kādu dopingu, tas lai viņš nav tāds zināms risinājums, bet nu, ļoti, ļoti elementārs, bioloģisks, vienkārši, jā, kas saucās cukurs, biešu cukuram. Biešu cukuram ražošanas blakus produkts. Ir tāda viela glicīns, betīns saucās, tirgus nosaukumi ir lalstim, grīnstim, lūstim, visiem būs tas stim. Jā. Viņi vēl ir audzētāji, kas viņi iesaukuši par zaļo tvaiku no tā green stim, ja? Stim, nu, jā, bet tas nav stim. Nav stim, bet stims, īsāk. Stimulators, jā. Un tā ir tāda viela, nu, pēc savas ļoti vienkāršās būtības, jā, tā kā cukurs. Ko augs atzīst kā savējo, jo tas ir augu valsts izcelsmes produkts, kas cirkulē augā 2-3 nedēļas, un kas notiek, tad, kad šūna sasalst, tur šūnā ir ūdens, un tad, kad šūna sasalst un atsalst, jā, atlaižās un bieži saplīst. Nu, kā krūzīts. Jā, krūzīti, kurā, jā, vai šķīvis, jā, vai
pudeles, saplīst, jo, ledus ir lielāks apjomā un tad izplašās. Bet tas grīnstījums, tas lāstījums, glicīns betīns, tā ir tā viela, viņš izmanto, osmotisko reakciju, gluži nē, bet to padara tā kā biezāku to šķidrumu, un viņš tik ļoti neizplašās sasalstot. Tas, protams, nav 100%. Bet viņš piepalīdz vismaz kaut ko. Viņš piepalīdz, un pat var gadīties, ka diezgan daudz ir piepalīdz. Un es esmu redzējis, kad magnolijas smidzina, tad, kad ir ziedi, lai neapsals ziedi ar viņu, un ka tiešām viņš, pasargā. Protams, viņām tur varbūt maliņa, varbūt pieķerta brūna. Bet tur viss kompleksā, protams, jo pirms es tev pārtraucu piedod, tas ir tāds baigs sāpīgs jautājums, ka viņi būs, un mēs nevaram tur ar tiem maisiem skraidīt un viss. Es zinu to, ka pat nosals tas dārs, viņš tāpat atjaunojas, bet mums jau gribas, lai saglabājas, tur jau tā lieta, Un divi tie risinājumi, tas viens ir tas glicīns betīns, bet tas ir jāsmazina kaut 24 stundas pirms, un viņš 24 stundas pirms salnas, bet labā ziņa, kas tam nedēļa, pusotru, 2, 3. Jo mums vietas kārts, mums ir tā salna, kā bija pagājušajā gadu salna, 2 dienas paiet, akali ir, un tu jau nespēji to visu laiku sargāt. Tas nav jādara visu laiku. Tas nav visu laiku jādara, nav jāsmazina visu laiku, bet uz nedēļu, pusotru, 2 ir miers, un tad ir jāatjauno. Tas glicīns betīns. Otra lieta, ka viņi nedrīkst nav tā, ka vairāk labāk, jo tad var, apdedzināt. Tur ir devas ir dotas, tātad mēs to arī izdarām. 6 grami uz litru ūdens. Vai pirms tam ir jāsalē ar ūdeni? Augs? Jauks, jā. Vienmēr ir labi saliet ar ūdeni. Lai nav tā, ka ir sauss, atkal atgādina. Augsts, jo tas ir dubult grūti. Un otrs, ka dažkārt, un dārziņu audzētāji dažkārt to dara, kad smidzina arī kaut kādas barības vielas pa lapām, jo tas iedod to pašu efektu, ka tur nav tai šūnā tik daudz ūdens. Piemēram, ka tā sāļu koncentrācija ir lielāka, un tad sasalstot viņš tik ļoti necieši, bet tur var arī nošaut greizi. Ne to sapūš, labāk mēs to nesakām. Jā, bet tā ir idejas, kāpēc, ja saka, man kaimiņš ar to pūš, lai saprat, kāpēc, Jā, bet tas glicīns betīns, tā ir tad nenovērtēt vielu, kas ir bioloģiska. Tas ir fantastiski, jo tas ir atkal tāds, bet tāpat redzēt bioloģisko var pārforsēt. Mēs nevaram viņam arī, visam jāsaprot, visam ir loģika. Jebkur. Gandrīz jebkur, Gandrīz. Arī, piemēram, stimulators, kas ir apsakņotājs. Viņš pēc tam neaug. Viņš neaug, ja tu iebāz tajā pašā, tad nopurini viņu. Ja tu nenopurini, viņš tad neko neaugs. Jā, jo tur ļoti, un dārzkopībā, tas, ko es vienmēr saku, ir dārzkopība ļoti mīl precizitāti, precīzas devas, precīzas koncentrācijas, un ja mēs kaut ko lietojam tādu no malas, arī kūts mēs lietojam pa daudz, tad ir... Grāmatvežiem tāpēc vajag pēc tam labi sanāk ar tiem dārziem ar laiku, tāpēc, ka viņi ļoti saprot to juristiem, un, ja viņi pieiet ar tādu skurpulu, viņi tāds, izdomā, es darīšu to, ļoti labi sanāk ārstiem ar. Jā, tāpēc, ka te tāda automāta iekšā, nav vairāk. Man ir viens klients, kam ir liels dārzkopības bizness, un kas ir pavārs pēc izglītības. Tur arī ir tāda ļoti. Un pavārs, tur atkal tas, ka šito var piešaut, un šito piešaut, un šito piešaut. Ir dažādi pavāri. Ir dažādi pavāri. Ir pavāri, kuri saprot, ka tā ir ķīmija. Bet ir, šito vēl piešausim, bet ir jāpaskatās tiešām, vai tas ar to sadar kopā, un cik tad daudz mēs piešaujam. Lūk, tad vēl ir tā kā es tomēr paskatījos, ka tev ziemcietes ir tuvas, vai ne? Vai ne? Un tad ir tāds jautājums. Un vispār, dārza dizainā, kāda, teiksim, uz kuru pusi tu sāc liet, kas tev dārza dizaina, kāda tev dārzi kādreiz ir patikšu, un uz kuru tev tagad velk šī sajūta, Viens ir tas, ko mēs ieraugam, kas ir modē, un tāds, protams, mēs vienmēr tendences mums būs modē, Tur, mēs nevaram nekur, mēs esam cilvēki, un mēs, protams, ejam līdzi, mēs izaugam kopā, tas apnīk, un tad mēs ejam uz kaut kādā izjūtā. Līdz ar to ir jautājums par dārza dizainu, tā kā tā izjūtas maiņa, līdz ar to būs arī tie jautājumi. Nosaukt 5, varbūt tavas mīļotie šobrīd augi tādi, kas tev tā kā nāk prātā, man tāds kaut kas jauks, kas tavai sirdī tā liekas, un varbūt kaut kādi
vismaz 3 augus, ko tu vai kaut kā tendences, vai tendences dārza, ko tu tā kā, saka, tā ir man pagātne, man tas patika un tāds, ja, jo tev pieredze milzīga, ja, un ir arī šī te, aiziešana no kaut kā. Es atceru savā laikā, kādā sajūsmā mēs pirmām konikām, ja, tur vēl vairāk tur Deizī vai tur, ja, tāds, ja, un tagad es nevaru iedomāties kaut ko tādu savā dzīvē. Un tad vēl aizvakar atsūt bildīt, vai jums tāda ir, saku, diez vai būs, ja. Bet es saprotu, ka, kaut kādas šīs te, es nevaru tā skatīties, kāds vienmēr ar to sāks. Viņš nav slikts, bet, jau mēs esam tā kā pāraugti tā sajūsma, ja. Ir, jā. Un es arī saprotu to pamatdomu. Man pašai tiešām savs dārzs, ko es varu nosaukt, tā kā 100% par savu dārzu, kas man nekad nebūs nevienu jādod, iespējams, būs šogad. Zemes grāmatas dokumenti ir, pat tikai šajās dienās gatavi, jā. Liels gads. Liels gads, jā, un tur ir ļoti daudz vēl būvdarbi jādara un visādi citādi darbi. Bet zinot, ka tā būs pēdējos 2 gadus, jau domāju, kurā virzienā tad man vilks. Un arī mērķtiecīgi skatījusies, un tāpēc arī īstenībā tapā ar Sanditu Reinbergu ziemciešu kursu, ja, kad gribējis apskatīties, kas jauns ir ziemcietēs, jo tad, kad es savulaik strādāju stādaudzētavās, arī ārpus Latvijas, ja tas ziemciešu klāsts bija, es teiktu, par 3/4 vai, par 3/4 mazāks nekā tas ir tagad. Pēdējos kaut kādus 3 gadus, tas vienkārši kaut kāds ieblieziens, vienkārši jau tur pilnīgi nevar tam tikt līdz brīžam pat, jā, un tāpēc arī tapu ziemciešu kurs, lai es pati varētu viņās norientēties un saprast, ko es gribu savam dārzam. Jo viens jau ir ielikt kaut ko fifīgu, bet ko pēc tam tu darīsi ar viņu, ja? Ka viņš ir, aizies kaut kur tev pa visu dārzu, viņš vai arī tev katru gadu jāsargā, tur tās viss tādas nianses ir tādas, nianses, jā, un... Bet runāt par 5 augiem, kas man vienmēr ir un no kuriem es neatteikšos, mambrēcīs ir rokosmīs, un pie tam man viņas ziemo. Piemēram, šķirne lucifers. Tu viņiem, tu nerūc vērā? Lūk! Es visu laiku domāju, ka tas nav jau nekāda siltā zona pavisam. Nav liepā, nav nīc, bet visas šķirnes tā neuzvedās. Lūk, es taču domāju, ka jārūk arī. Ļoti labi, Visas šķirnes bet ir viens tāds oranžas, es pazaudēju šķirnes nosaukumu, tāds parastās, standartīgās un lucifers sarkaniem ziediem. Jā. Tā oranžā bija kaut kāda arī, es tāpēc neatceros, jo mēs viņu tā kā izvairos un gādās, ka, protams, viņas nepārziemoja, tad vienmēr ir iestādīt vēl. Protams, bet viņi ļoti skaisti, tā visa tā, tas ir, tā ir burvīgi, tā ir burvīgs. Es viņas tādu lielās grupās un pat augstajā dobēs tādu, lai ir, ar gurķiem kopā kaut kāds skats labāks. Vai! Un viss kopā auga. Viens tā ir. Jā, tad mambrēcīs ir krokosmīs, peonijas. Un tagad mode ir no tām smagajām ziemcietēm tā kā atteikties. Un viņas, bet viņas ir kokveidi, viņi nemaz neizskās smaga. Kokveidi man... Pat mazāk, ja? Bet klasiskā peonija, kaut vai Festiva Maxima, baltais zieds ar sarkano krāsas punktiņu un koraļu krāsas, viss, kas ir lašs. Man tieši tā pati bija sajūta, ka es skatījos to graudzēs, bet peonīgi gan var iebāzt iekšā. Jo tomēr man likās, viņi ir īs laiks, bet viņi ir burvīgi, ja? Burvīgi, un patiesībā pat pēc tās konferences, kur it kā tās peonijas tā kā nebija kā galva, tas ir tā kā, tu jūti, ka viņas īsti nav, ja? Es aizgāju un iestādījos peonijas. Ja tā ir kaut kas, vienalga, tā ir tā izjūta, kas ir atnākusi, laikam, no mūsu bērnības kaut kāda zieds, viņš ir burvīgs. Ko var nepatikt. Jā, tur ir tāds, jā. Un sievietes un peonijas, man liekas, vispār kaut kā ļoti sadara, jo man ir ļoti daudz peonijas. Un dārzām ir tādas, kas ir tur 5 vai 6 krūmi pilnīgi vienādas. Ja? Mantojumā kaut kas dabūts, un tad es viņas parasti nogriežu, ja viņas zied uz jāņiem, nogriežu, salieku spainī. Jā. Un tad mēs ar draudzinēm, mums jāņu dienā, mēs pinam vainigas. Tam dēļ vērts ir. Latvietim druscītiņi ir cita izjūta. Ir tā, Latvija mums ir cita. Ir.
Var, protams, pīt zāļu vainagus, jā, bet, gribās. Nē, tas ir grandiozi. Ir vasaras vidus, jā, un ir viss tas daba ir pilnbriedā un pilnbriedā. Un tas jo tāpat ir ziedēšanas īsts laiks, jo viņu vajag izbaudīt, viņās vajag, vieni tur guļ, vieni tur liek man, tāds izjūta. Tur mēs fotografējamies, jā, un vēl viss, skaisti. Es viņus tur kaut vai priekš tās vienas dienas gadā, bet arī man patīk. Ļoti labi ideja arī. Peonijas, krakusmīs. Kas vēl no dekoratīviem augiem, kas man ir un paliks, rododendri. Jā. Jā. Un man ir savulaik, tā kā strādāts pie apziņošanas projektiem, jā, ir tie vecie rododendri, ko kāds met ārā, jā, un tad viņi ir nobāzējušies pie manas dārzā. Un ar visu to, ka man ir ļoti augsts gruntsūdens, jā, viņiem tas nepatīk, un viņi lēnām nīkstas, un es čubinu, un kamēr viņi turēsies, tikmēr man viņi būs, jo viņi ir forša viņam ir kaut kāds šarms, jā, tas ir tāds. Jā, ka viņi, tā kā iedod to, un tīpaši tajā ēnēnā stūrī, kur nekas cits īsti negrib augt, jā, un ka viņi tur ir, un vai tas, ka būdros savulaik mācoties, viņi tur bija, un viņi tika čubināta, un tā Aivara Laša recepte, kā tur viens pret viens to kompostu ar lapu arī zemi, tas, tu zini kā, jā. Bet nevēlti viņi arī iesācējumi neveiksmīgi vienmēr ir pirmie augi, ja, tāds, ja, bet viņi ir tās, manuprāt, vispār. Viens ir, ka ir skujens, es no skujiņiem arī mazliet sagurus, ir tikai daži augi, kas man tā kā palikuši, ja, bet, ja tev ir tā biezā lapa mūžzaļā, jā. Un viņi rada ļoti tādu pozitīvu sajūtu tajā laikā, kurā nekā nav, ja, un tev ir tā lapa, ja, tāds un tāda. Nevēlti jau visi grib tās, un tas zieds, kas zied, viņš ir, gaidīšanas prieks. Jā, un to pumpurs, un tāds pilnbrieda pumpurs. Un viņš ilgi ir pumpurā, un tad katru dienu tā. Jā, vai jau. Un plus vēl teiks, protams, ļoti daudz ar citu arī klients, viņi kā izaicinājumu tomēr to rododendru tikt galā ar rododendru. Jā. Tas ar savu veidu izaicinājums, jā. Prast disciplīnu, atcerēties, regulāritāti. Jā, un saprast, un interesēties, un tāds, jā. Tas nav vienkārši. Viņš ir vienkārši, ja tu saproti. Jā, bet arī pat, ja saproti, ja tie apkārt ir grūti, tad arī tur ir, tā kā. Trešais, tā trešais, ceturtais skaistums. Ceturtais skaistums. Hortenzijas. Tās nekur nepazūd, tās vienmēr ir. Viņas pienāk viņām laiks un viss, vai ne? Un tur neko nevar izdarīt. Ja patīk hortenzijas, tad viņas patīk. Uz rozā, uz balto galu iet. Es šobrīd mēģinu pat pieradināt un atrast kaut kādas makrofilas, lielapu hortenzijas, kuras var audzēt ārā. Mums būs 4 šķiri no tās remontantās. Jā, remontantās. Skatīsimies, kāds ir citu pamēģināt. Tāpēc es eksperimentēju, ja? Un es tev dāvināju jau, zinu, ka tas ir 4 šķirnīt, kas ir tā Endless Summer. No tās līnijas, jo viņi diezgan pārbaudīti, ka ir tiešām viņi zied, un 4 dažādi veidi pamēģināsim. Ja? Mamma ir traka hortenzija mīla. Bet pat labi, tas ir tā, pamēģināsim. Jā, tas ir tas, ko es savā dārzā, es domāju, vēl pacīnīšos, tā kā vēl pameklēšu, cerot arī, ka selekcija attīstīsies. Jā, tā arī ir attīstīta, tāpēc ir interesanti. Ja? Vēl pagājušajā gadā atnāca arī tāda Āfrika. Redzēsim, kā viņi uzvedīsies. Ja? Es arī izmetu ārā, viņas iekšā neko netur, skatos, kā viņi tur uzvedīsies. Jo, protams, tur tāda citas šķirnīs, tur Diāna visnu 7 reizes pavasari nosāla, ko tu no viņas gribi. Piektais skaistums. Vasaras puķis ciņīs, tās ir nezinu, es viņus audzēju pati no sēklām jau, es nezinu, cik gadus. Ja man tajā dzīves posmā ir zeme, tad es pavasarī viņas iesēju. Un, man liekas, jaunās šķirnes ir tik fantastiskas, gan toņu pārējais, no laima uz persiku vienā ziedā. Jā. Ar ko tu viņus ieteikti sakombinēt blakām? Lai tā kā moderni būtu. Man nav viņas blakām. Vēl nav nekam, ne? Es viņas parasti audzētu tiešām grieztiem ziediem. Cītīgi griež noziedējušos ziedus, lai viņas dzen jaunos dzinumus. Bet tā kā pilnīgi, kā plantācija. Kā plantācija, jā. Šogad bija doma uzlikt varbūt tīklu beidzot, jā.
Nu, lai negāžās, lai viņš stabili. Bet tas, viņas jā, parasti nu, diezgan stabilas. Bet es viņas dobas galā ielieku, jā, rindiņās, tiešām kā plantācija. Jā, jo tāpēc, ka tā viņa skaista, tad es tā nekad nevaru iedomāt. Nu, tā, nu, jāpadara, nu, tā. Viņas var visur Visu kaut ko. ko, Esmu redzējusi pat ar petūnijām saliktas, ka petūnijas tika pirmais stāvs āra dobē. Un ar kosmijām, ar ķirbjiem kopā. Vai nē, tas varētu interesanti. Vai ķirvien, tas būtu baigs stilīgi. Jā, Krojas dvaras bija vienā gadā. Bija salikuši, jo viņas diezgan paši uzdod tādu lielu lapojumu. Paši par sevi viņas tādas, jā. Bet grieztie ziedi, tad, kad jāiet kaut kur ciemos, šņak vai mājās, vienmēr, lai ir ziedi. Man liekas, tā griezto ziedu dobes vispār ar vien vairāk ieņem tādu, nu, tādu interesantu šo te nišu ar vien vairāk, jo jaunās meitenes, kuras sāk veidot dārzu, ja? Jā, virtuves dārzu, griezto ziedu. Jā, tas ir tāda vesela niša, kura, manuprāt, tas ir, nu, tik tā. Un tad pēc tam vēl, lai var sakaltēt viņu, ja? Nu, teiksim, šīs te tā tendencija, kur ir, nu, kur tu... redz, vai Latvijā, tā ir tagad tendence, bet man tā ir ikdiena jau no 11 gadu vecumā, jo Bulduros visiem, kas mācās, ir jāiemācās braukt ar traktoru, jāroda traktortiesības un jānokārto floristikas kursi. Un līdz ar to tā, nu, ja tik vienkārši var tikt pie grieztiem ziediem visu vasaru savā dārzā, iesējot cīnīs, kuras zied, jā, tad kāpēc to nedarīt? Vai tu... Kā tev liekas, jā, tas 5. augsts, kur mēs pienācām pie varbūt vēl vienu kursu, ko varētu uztaisīt par to griezto ziedu dobi. Tā padomā tikai. Tur jāpiesako Florida Farm ir Instagram, tāda amerikāņu dāma. Ir ļoti fantastiska saturs par grieztiem ziediem. Sēklām. Bet viņi ir angliski runājuši. Jā, jo redz, ir tā, ka visi jau to angļu valodu nezin, un, teiksim, un citreiz pazūd informācija. Ja, tā kā, ja tas ir, un tāpēc ir ļoti labi, ir šis latviskotais bieži vien, šis te, nu, arī mūsu vidē, mūsu sajūtai radītie tie kursi, tāpēc es esmu par to. Esmu par to, ka mūsu paši, tas nav kā nacionālismu izpausme, bet tas ir tā mūsu uztvers uzpausme. Un atkal arī tas vizuālais mums kaut kādā formā nāk mazliet, nu, vienmēr pastarpināt citādāk, un tad mēs par to priecājamies, ja? Nu, tas arī tāds. Jā, kaut vai tās pašas petūnijas, kā tādā audzētāja saka, ja Latvijā tirgu var pārdot tur tādas krāsas petūnijas, un turpat uz Igauniju aizbraucot, tur pilnīgi cita krāsa. Jā, jo bieži vien jau ir, es tā domāju, ka tas ir daudz lietas tāds, ko mēs skatāmies, mēs iedvesmojamies, mums vajag to iedvest, kā mēs runājam, mums vajag iedvesmu. Jā. Zināšanas mēs pēc tam esam gatavi iegūt. Jā, un arī to sajūtu, ka šis ir tomēr izdarāms mūsu. Jā, jo citādāk tu paskaties tā kā filmu, jā, tur ir iespējama, nu, tur šis te mīlas viesuli ir iespējama mīlestība, Amerikā tur iespējama grieztie ziedi, ja. Tā, kas mums Latvijā tikai, nu, kaut kā, tur. Asters un samtens. Jā, asters un samtens, diemžēl, vai ne tāds, bet tā īsti nav, jā. Nu, lūk. Jā, šis ir labs. Tāds, jā. Jā, nu, tas moments, kas tā kā aiziet no tavas izjūtas, nu, aiziet kādi 3 augi, nu, lai mazāk būtu 3 augi, kas aiziet, nu, bija forši, bet nav vairs. 3 augi, kas aiziet no manas perspektīvas, esmu pamanījis, ka es vairs neskatos uz raiblupainiem augiem, piemēram, bārbeles sarlakīņa tipa, kas ir tumši sarkanais lapojums ar balto krāsiņu. Jo tas ir posms, ka mēs esam izgājis cauri, ka viņi mēdz apsalt, jā, un tad tas prieks tur mainīgs, un varbūt kādu tā kā no jaunām citām šķirnēm es pamēģinātu, bet kaut kur man viņas vairs nesaista. Nav tā, ka es meklēju mediju, jā, un ir viens dārs, kas bija mans pirms laika, bet vairs nav mans, jā, un tur viņas vēl varbūt aug tās raiblupainās bārbeles. Bet, jā, šobrīd vairs tā kā, nē, Bet nevis tāpēc, ka viņas būtu sliktas kaut kādā veidā, bet, jā, manā visumā ir tāpēc tā ir tā sajūta, jā. 2. Vēl 2. Ja ne, tad ne. Vai kā tendence dārzā varbūt? Tulpes.
Es nezinu, kas man ir, bet es vairs nestādu kā trakatūpis. Agrāk man bija vismaz kaut kāds 11 šķirnis noteikti katru gadu, bet vairāk man interesē muskares, kurām ir fantastiska dažādība, ja, kur, man liekas, nav novērtēta un pamanīta, cik ļoti dažādas viņas var būt. Fritilārijas, un dažādas eksotiskās, eksotiskie sīpolaugi, kas pat ziemo pie mums aizmirst nosaukumu. Ja izkrīt no prāta, tad izkrīt tāds kā ananās, izskatās, bet tā ir sīpolpuķe. Man ir kaut kur viens arī ieraksts par viņu. Ar sākās. Bet pilnīgi izkrīt no prāta, ja? Ja kāds jūs zināt, tad pierakstiet klāt. Mēs varam pierakstīt, mēs neināsim paši pierakstīt apakšā, ja? Un, ja kāds, ja? Es apskatīšos vai Instagramā pēc tam. Un es viņas neizraku, un nākamajā pavasarī man vienkārši viņas sāk augt pat augstajā dobē atkal. Un tas eksperiments ar tām klasiskajām sīpolpuķiem tā kā vairs nē, bet uz kaut kādām tādām neparastām paskatīties, piemēram, pahiacints, ja? Nevis hiacints, bet ir pahiacints. Tas tāds garāks, tā kā zvaniņiem. Fantastiski ziemā mūsu apstākļos ārā. Ja? Hiacintēm ir mocīšanās. Bet kur viņas iegādāties tās pahiacints? Viņas vai tieši tādos depo vai ko? Vai tomēr jāmeklē? Jāpapēta. Jā, jo tādas manu ir gan Lidlā, gan... Tā tīri jāpat, jā. Vienkārši, paskatīties, cilvēki varbūt neizvēlās. Kad viņas būtu bijis jāiestāda vai pa vēlu? Rudeni. Uz nākamo gadu, jā. Katrā gadījumā mums stāsti bija daudz un dikti, bet mēs būtu ja mēs vispār runātu par katru interesējušo jautājumu konkrēti, tad mēs varētu, kā jūs zināt, cik bija tās stundas? 160. Mēs runātu 300 stundas, jā. Laikam ar šo mēs tagad esam iesākumu pavasari iesākuši. Mēs zinām, tātad šis stāsts mums nāks aprīļa 1. nedēļā. Tad, ja vēl neslot, nav pavēlu, vai ne? Nav. Tieši īstais laiks. Ja īstais laiks, tad pēc šīs nodarbības, bet pēc šīs stāsta, ļoti aicinu ieskatīties tie, kas vēl nav tavi sekotāji, ieiet Facebookā Dārzniece, tur tāds smuks dēburtiņš ar zaļiem tādiem rakstiņiem, lapiņām, pieteikties, apskatīties, tātad noteikti sekot līdzi. Instagramā arī Dārzniece un augu eksperts, kur bija paši kursi. Tur varēs atrast. Kursi.lv ir, jā. Atsaucīt, mēs uzrakstījām apakaļ, kurslapa, Ļoti iesaku, vēlreiz saku, noteikti visi, kas mani klienti, kuriem mūžīgie jautājumi vien tie paši, es jums nevaru to atbildēt. Godvārds, es neesmu tik gudri. Iziesim kopā visus šos kursus un kopā aprunāsim. Aicinu arī komentāros ierakstīt savas, virzienas, kas mums palīdzētu, varbūt pat arī kaut kādas, pat nevis jautājumus, uz kuriem mums jāatbild, tas būtu tā kā mazliet grūti, bet varbūt virzienu, ko jūs vēlties dzirdēt, kaut kādus padomu lekciju kursus. Apkopot. Pieredzi, zināšanas, skatījumus. Jā, tāda izjūta, kas jums nāk, jo patiesībā arī šie kursi ir, lai arī pieredzējusies, bet tas mums visiem ir iesākums. Tāpat, tie zināšana dalīšanās, jo līdz šim mēs visu to žurnālos lasām. Pastarpināti īsi, it kā liekas, ka tu zināji, bet īstenībā tās mazas zināšanas, un es esmu ļoti priecīga par šo laiku, kurā mēs varam tā arī dalīties. Un paldies par tavu laiku, un es domāju, ka mēs tiksimies arī kādu dienu es tev pierunāšu par mūsu kabrioletā, mūsu siltumnīcā uzrīkot vienu tādu foršu tusiņu, kurā par kaut kādu tēmu vasaras laikā, kur mēs ar tevi satiekamies, tu stāsti, parādi, dzīvē, tur pirkstu un tādu tiešajā tādā. Paldies un uz tikšanos!